Tātad labvakar visiem, lepnūdzam atpakaļ Parabellum, kā redzat, esmu kopā ar pulkvedi Stirpi. Moroja dažas problēmas ar mobilo telefonu, bet viņš drīz atgriezīsies. Un Kapitīnis savukārt ir muguras sāpes, tāpēc viņš nevarēja atnākt. Bet varbūt atnāks arī Marko Bossi, viņš pievienosies, kad varēs. Jo viņš galvenokārt nodarbojas ar jautājumiem par pusvadītāju mikroshēmām un arī ar pusvadītāju materiāliem. Kas noteikti šajā juceklī kaut kas notiek. Lūk, Daniela ir atgriezies, cerams. Jā, tas ir Daniela. Sveiks, Danielē! Vai tu esi šeit, Danielē? Vai tu mani dzirdi? Jā, mēs te dzirdam skaidru un skaļi. Daniels, es viņu dzirdu. Mēs redzam viens otru mazliet lēni, bet labi. Mēs strādājam ar aizturi, viss kārtībā. Sāksim ar jautājumu, ko uzreiz uzdeva pulkvedis. Tas ir šobrīd Trumpam ir laiks līdz 1. maijam, lai vai nu pabeigtu to, vai arī lūgtu pagarinājumu. Jo Amerikas prezidenti var 60 dienas vadīt karu, kuram nav bijusi apstiprināta atļauja. Jautājums, ko mēs sev uzdevām, bija tieši tās, vai Trumps sāks no jauna, lūgs pagarinājumu, vai pilnīgi ignorēs visu. Un aģentūra Reuters tieši saka, ka daži analītiķi, ne Trumpa pusē, bet no kongresa, domā, ka visticamāk viņš tieksies visu ignorēt. Tā vietā, lai meklētu kongresa apstiprinājumu. Es domāju, vai viņš, ņemot vērā, ka viss ir tādā stāvoklī, teiksim tā, Centcom arī izplata trailerus, kas nedaudz atgādina tos, kas bija par Ukrainas ofensīvu 2023. gadā par viņa darbībām Ormūzas blokādē. Ja tas ir problēma Trumpam, kā tev šķiet, Džodžo, vai viņš par to neliksies nezims? Vai arī viņš izmanto šo termiņu, lai atsārtu karu, tā vietā, lai lūgtu pagarinājumu? Tas ir labs jautājums, jo problēma ir tāda, ka ir militāra atbilde, kas teorētiski būtu mana kompetence. Taču ir arī atbilde, kas ir tīri izlūkošanas jautājums, analizējot personību un viņa politisko profilu. No stingri militārā viedokļa es neredzētu problēmu, kongresam to lūdz. Termiņa pagarinājums vēl 1 mēnesis tieši pamatojoties uz to, ka notiek sarunas, varētu novest pie diplomātiskā konflikta risinājuma, saglabājot militāro spiedienu. No militārā viedokļa tas būtu pats acīm redzamākais, ko darīt. Tomēr mums jāņem vērā arī tās personas psiholoģiskais profils, par kuru mēs runājam. Es zinu, ka nevajadzētu vākt izlūkošanas informāciju par sabiedroto spēkiem un ka oficiāli Amerikas Savienotās valstis joprojām ir draudzīga sabiedrotā valsts. Taču tieši prezidents Trumps pats mūs nostādīja situācijā, kurā mums nācās izdarīt savus secinājumus. It kā viņš būtu vismaz neitrāls spēlētājs, ja ne pat naidīgs, un tāpēc vai mēs varam atļauties veikt vismaz minimālu šī personāža analīzi. Ņemot vērā, kāds ir Trumps, mana personīgā sajūta ir tāda, ka viņš drīzāk nepakļausies autoritātei. Ko viņš uzskata par sev zemāku, jo viņš saka, ka Amerikas Savienoto Valstu prezidents dara to, ko vēlas. Es, godīgi sakot, uzskatu, ka ir daudz ticamāk, ka viņš pilnībā ignorēs termiņu, uzdodot saviem daudzajiem palīgiem pēc tam atrast attaisnojumu šai rīcībai. Sakot, ka konflikts šobrīd ir pamieru stāvoklī, un tāpēc 2 mēnešu termiņš ir apturēts līdz iespējamai kara darbības atsākšanai. Tātad viņš vienkārši pilnībā ignorē, kāpēc tas tā ir, jo viņš ir pārāks par šīm lietām.
Un viņš piespiedīja Seksetu un iespējams Rubiju ierasties senātā ar šo vīģislapu, jo tieši par to ir runa. Un tajā brīdī viņš nonāk konfliktā ar Kongresu un vēlreiz piespiež republikāņu vairākumu ieņemt pozīciju. Vai ar viņu, vai pret viņu, kas viņam ir normāli, lojalitātes pārbaude savu partijas biedru vidū. Viņš atkal zaudēs dažus atbalstītājus, taču visticamāk atkal spējas politiski izdzīvot un klibojot nonākt līdz vidustermiņu vēlēšanām. Jā, arī tāpēc, ka ir likums 73. gada pilnvaru rezolūcija. Tā nosaka, ka Amerikas Savienoto Valstu prezidents var uzsākt militāru darbību tikai uz 60 dienām, pirms tā jāizbeidz vai jāsaņem kongresa atļauja. Vai arī pieprasot 30 dienu pagarinājumu neizbēgamu militāru vajadzību dēļ, kas saistīts ar Amerikas Savienoto Valstu bruņoto spēku drošību. Šis otrais teikums ir ļoti interesants, jo, ja paskatās, par ko tieši bija debats senātā, tas nav nejauši. Runa ir tieši par iesaistīto cilvēku drošību. Es tevi šeit apstādināšu, es došu tev iespēju. Tu mani noniecini, sakot, ka man nerūp. Es tev jautāju, vai tu domā, ka viņi ir mēļi vai nē. Tas ir tas, ko es jautāju. Tu mani noniecini, sakot, ka man nerūp mūsu karavīru bojājai. Nē, es tev jautāju, vai tu domā, ka viņi ir meļi. Tas ir noniecinoši un apmelojoši visos veidos. Nevienam nerūp mūsu karavīru liktenis vairāk. Nevienam nerūp mūsu karavīru veselība. Neviens nevēlas viņus visus pārvest mājās. I understand, but he controls laiku. Viņš kontrolē laiku. Ņemiet vērā, ka senāta priekšsēdētājs ir republikānis, un neskatoties uz to, viņš mēģināja viņu savaldīt, teiksim tā. Viņš bija mazliet nekontrolējams. Tas ir interesanti tieši tāpēc, ka arī uz jautājumiem, piemēram, kad jūs veicāt strateģisko izvērtējumu par Zelenski, kuram nebija nekāda priekšrocība, uz ko jūs to balstījāt? Ņemot vērā, ka ir pagājis vairāk nekā gads, un viņi joprojām tur cīnās. Un viņš pilnībā novirzījās no šī jautājuma un izteica kaut ko līdzīgu. Jā, labi, bet tagad ieročus apmaksā eiropieši. Tas nav tieši atbild uz to, kas tika jautāts. Taču ir interesanti, ka viņš teica, ka viņam ļoti rūp to cilvēku dzīvības, kuri dienē. Jo kā par brīnumu, klauzula, kas ļauj pagarināt termiņu, ir saistīta ar Amerikas Savienoto Valstu bruņoto spēku drošību. Tāpēc, manuprāt, ņemot vērā, ka viņš nav nekāds īpaši gudrais, viņiem jau aptuveni bija prātā, kādā virzienā diskusija jāvirzās. Jo viņš izceļ šo tēmu, un visticamāk šī tēma tiks izmantot. Daniel, tu tiec galā, vai tev savienojums ir stabils? Daniel, vai tu dzirdi mūs? Dzirdi. Labi, es jau dzirdu. Vai tu mani dzirdi? Jā, turpini. Labi. Tātad es piekrītu, jā, piekrītu. Dzimtā. Kas ne? Es tev pārtraukšu dzimtā, bet es esmu acīm redzama, ka tas neapstājas. Es pievienoju vienu detaļu. Mēs tevi slikti dzirdam, pamēģini izslēgt video. Nekad nav aicinājis uz karu. Paldies! Manuprāt, ņemot vērā. Manuprāt, viņš netiks galā. Pietiek, ja izslēdz video, manuprāt, arī tikai audio būs lieliski. Es to varu uzrakstīt, ja vajag. Es izmantošu šo brīdi, kamēr viņš atjaunojās un pateikšu jums nelietot video, ja savienojums netur līdzi. Vai redzētu arī Trumpa nostājas maiņu tagad, kad pauze gandrīz ir beigusies? Jāatzīmē, ka Centcom sāk izsūtīt trailerus, lietas, kas liek saprast. Gatavi. Ir daži žurnālisti avoti, piemēram, Axios, kas saka, ka ir runājuši ar dažiem, kā parasti, personu, kas ir informēti par notikumiem. Kas būtībā, ja sarunas nenotiek veiksmīgi, viņi plāno veikt otro uzbrukumu kārtu, lai redzētu, vai viņi tad varbūt būs atsaucīgāki. Manuprāt, ir arī dubulta stratēģija, vai ne, Džordžo? Irānas krājumi, tas, ko viņi ražo, vairāk par to viņi nevar.
vai nu viņi visu aptur, vai arī pārsniedz savus pašreizējos krājumus. Tas var būt liela problēma. Es domāju, ka tas arī ir daļa no amerikāņu stratēģijas, šī blokāde pret blokādi, teiksim tā. Bet Irāņiem patiesībā no tīri militārā viedokļa ir salīdzinoši viegla pozīcija, jo viņi atrodas situācijā, kurā nav sauszemes konflikta, tāpēc nepastāv risks zaudēt teritoriju. Konflikts notiek tikai uguns apmaiņas līmenī, un viņi ir diktatūra. Viņiem nav nepieciešams tautas atbalsts. Tātad teorētiski viņi var arī atļauties iebāzt galvu smiltīs, uzvilkt ķiveru uz acīm un saņemt visus sitienus, ko amerikāņi viņiem var dot. Viņi var arī atļauties neatbildēt vai atbildēt tikai simboliski, turot tuneļos to, kas viņiem vēl palicis. Kas jebkurā gadījumā ir nozīmīgs, pat ja tas ir mazāk nekā puse no tā, kas viņiem bija pirms konflikta sākuma. Un gaidīt, kad amerikāņu beigas izliks dusmas. Risks ir tāds, ka amerikāņi patērē vairāk nekā viņi var atļauties patērēt munīcijas ziņā, nesaņemot pilnīgi nekādu politisku rezultātu. Atcerēsimies, ka karš netiek vests tikai militāru mērķu dēļ, tas tiek vests politisku mērķu dēļ. Tagad viņi var uzvarēt militāri, cik vien vēlas, bet ja viņi neiegūst politisko mērķi, ko bija sev izvirzījuši un arī propagandējuši, tā nav uzvara. Jo īpaši, ja tas viņiem izmaksā munīcijas krājumu izsīkumu, kas viņiem nepieciešama, lai tiktu galā ar daudz nozīmīgākām problēmām nekā Irānas izaicinājumi. Tāpēc es, atklāt sakot, tagad sagaidu, ka ja militārās operācijas atsāksies, un pēdējais priekšlikums, ko šķiet Irāņi nosūta uz Pakistānu, nesastop Trumpa apstiprinājumu. Es sagaidu vēl vienu amerikāņu un izrēliešu bombardēšanas vilni pret Irānu. Viņi iznīcinās ļoti daudz ko. Viņi necietīs zaudējumus šo bombardēšanu laikā, bet patiesībā viņi negūs nekādus politiski nozīmīgus rezultātus. Labākajā gadījumā viņi varēs teikt, jā, mēs esam sasnieguši rezultātu, mēs esam pilnībā iznīcinājuši viņu urāna rezerves. Viņi to jau vienreiz ir teikuši, viņi to var pateikt vēlreiz. Un tas varētu būt politiska atkāpšanās iespēja Trumpam, lai tiktu ārā no purva. Tomēr ir maz ticams, ka viņiem patiešām izdosies sasniegt šo rezultātu. Šeit būtu jāveic drīzāk ekonomiskā, nevis militārā analīze un jānoskaidro, cik ilgi Amerikas Savienotās valstis var atļauties uzturēt šāda veida spiedienu. Jo es neesmu ekonomikas analītiķis, taču teikt, ka Amerikas Savienotās valstis ražo naftu un tāpēc viņiem nav svarīgi, vai Hormuza šauruma satiksme ir slēgta, tiktu pārtraukta, man tas nešķiet pareizi. Tas var arī nebūt taisnība, jo enerģijas cenas kopumā pieaug, ņemot vērā pasaules tirgu savienojamību, un tāpēc beigās cenas pieaug arī Amerikā. Un es ļoti labi zinām, ka ja ir viena lieta, ko Amerikas prezidentam nevar atļauties, tad tā ir tāda, ka degvielas cena ASV pārsniedz noteiktu slieksni, ko es neatceros, man šķiet, ka tie ir $100. Mēs jau esam pēdējie. Jā, nē, pie ASV degvielas sūkņa. Nē, pie degvielas sūkņa. Ja pārsniedz šo 4 galonu, $4 pa galonu, kaut kas tāds. Jā. Pārsniedz šo slieksni, prezidents zaudē vēlēšanas. Tas ir tāds kā slieksnis, cik es zinu. Bet es neatceros, kāds ir tas limits. Mums būtu nepieciešams ekonomikas analītiķis, kurš mums pateiktu, kāda patiesībā ir situācija un cik ilgi Amerikas Savienotās valstis var atļauties turpināt šo krīzi. Tāpat ir taisnība, ka arī Irāna to nevar atļauties, bet atgriežamies pie tā, ka Irāna ir diktatūra un teorētiski pat ja puse tās iedzīvotāji mirst badā. Paldies. Pie varas esošai kliķei tas īpaši nerūp. Teiksim, vai Daniela ir klāt? Vai tu vari? Es jūs dzirdu. Jā, turpini. Vai jūs mani dzirdat?
Tātad, kā jau teicu, viņš nekad nav pieņēmis domu, ka viņš karo. Tāpēc iespējams tas, ko saka pulkvedis Stirpe, ir tas spēles plāns, kas viņam ir prātā. Tas nozīmē, ka es pieprasu vēl 30 dienas, zinot, ka republikāņu deputāti jebkurā gadījumā man piekritīs, lai ko es arī neprasītu. Starp citu, es vēlos norādīt, Man šķiet, ka savienojums ir pārtraukts. Ir dažas pat nopietnas problēmas ar pieslēgumu. Un viņš atrodas Vašingtonā. Vai ne? Nē, es tā nedomāju. Es nezinu, kur viņš ir. Domāju, ka mājās, jo redz mājas vidi, nevis viesnīcu vai kaut ko tam līdzīgu. Interesants jautājums ir par rezervēm, jo cik ilgi šī spēlīte var turpināties? Es paskatījos dažādu valstu rezerves, vismaz pēdējo aplēs, kas bija no 2025. gada. 25 di 2000. Un Ķīnai bija 400 miljoni valstī piederošu barelu, bet pārējais bija privāto uzņēmumu rīcībā. Bet Ķīnai tas vairāk vai mazāk ir viens un tas pats. Amerikāņi ir otrie labākajā situācijā. Ja paskatās uz visiem pārējiem, īpaši uz eiropiešiem, mēs esam pilnīgi ārpus spēles. Ņemiet vērā, ka pat ar pašreizējo patēriņu arī ķīniešiem maksimāli bija 80 dienas. Tas nozīmē, ka mēs nerunājam par gadiem vai kaut ko tam līdzīgu. Eiropai bija pietiekami apmēram 27 dienām, un šis karš mums izmaksā apmēram 500 miljonus mēnesī, kaut kas tāds tieši cenu pieauguma ziņā. Nevis par degvielas cenu. Tāpēc vai nu ķīnieši zināja un paredzēja kaut ko, jo viņi uzkrāja daudz rezerves, kad naftas cena bija zema iepriekšējos mēnešos, oktobrī, novembrī un tā tālāk. Un vēl viena lieta, varbūt to atceries. Un vecs amerikāņu dokuments, kur pēc padomju bloka sabrukuma amerikāņi domāja, ka nav nepieciešams saglabāt visas tās rezerves, kas agrāk bija daudz lielāka. Jo nākotnē, ja tomēr būtu karš, aktuveni. Brīdinājuma periods bija 57 gadi. Man šķiet, ka šeit tās ir 57 2 nedēļas. Un tāpēc pēkšņi šī neprātīgā izvēle samazināt rezerves, un varbūt vēl daudz kas cits, iespējams arī munīcijas krājumi, tādas lietas, tagad sāk smagi atsaukties. Nu, šeit man tiešām gribas izteikt divus novērojumus. Viens, neatkarīgi no visiem politiskiem un ētiskiem apsvērumiem, ko var izteikt. Un ar visu manu personīgo nepatiku pret Irānas režīmu, no militārā viedokļa, šajā karā Amerikas Savienotās valstis ir agresors. No stingri militārā viedokļa atkārtoju, neuzbruciet man visi virsū, jo es ļoti labi zinu, ka ajatols ir noziedzīgs režīms. Brīdī, kad es nolemju sākt militāru operāciju, kurā man ir absolūts pārākums. Es izlemju sākt karu, es izlemju, kad to sākt, es izlemju, kā to veikt, bet vai ir iespējams, ka kāds tam karam negatavojās? Bet vai ir iespējams, ka viņi vispirms nepalielina rezerves, lai sagatavotos ilgstošam konfliktam, kas varētu izrādīties ilgāks nekā gaidīts? Šeit ir kārtējs pierādījums tam, ka Trumpa administrācija patiešām ir burvju mācekļu un diletantu bars, kas darbojas bez jebkādas pieredzes. Otrs novērojums, un šeit atkal es nedaudz iziešu ārpus savas jomas, man būtu nepieciešams kolēģis ekonomikas analītiķis. Tomēr, skatoties uz šo tabulu, man rodās šaubas. Uzskaitītie dažādie dalībnieki Ķīna, Amerikas Savienotās valstis, Japāna, Eiropa, Saudarābija un citi ir savā starpā atšķirīgi dalībnieki, un viņiem ir atšķirīgas ekonomiskās un ražošanas sistēmas. Katram no tiem tās ir atšķirīgas. Tāpēc naftas izmantošana kā tāda ir atšķirīga, un tai ir atšķirīga nozīme. Piemēram, pie mums Eiropā nafta būtībā tiek izmantot, atkārtoju. Esmu atvērts kritikai un labojumiem, bet lielos vilcienos es teicu, ka tā ir paredzēta autotransportam.
Tātad nav tā, ka viss apstātos, ja krājumi ievērojami samazinātos. Citās valstīs nafta tiek izmantot arī, lai nodrošinātu enerģiju rūpnīcām, kamēr pie mums tas ir gāze. Tad ir iespējams, ka Ķīnai ir daudz lielākas šīs rezerves nekā citiem, jo tās rūpniecība vairāk paļaujās uz ogļūdeņražiem, lai nodrošinātu enerģiju. Tā arī varētu būt. Es neesmu par to pārliecināts, es to saku tikai kā tēmu diskusijai. Es domāju, ka tas daļai ir tāpēc, ka viņi ražo mazāk naftas nekā citi, un arī tāpēc, ka viņiem ir milzīgas rezerves, jo viņi ir milzīga valsts ar ļoti lielu patēriņu. Piemēram, es zinu, ka viņiem ir vislielākais ogļu patēriņš pasaulē. Jā. Kas pie mums gandrīz vairs nav sastopams, un arī Indijā ir tāpat. Tāpēc es nezinu, cik ļoti kopējais pieejamo krājumu līmenis ir rādītājs tam, kāds ir patēriņš un primārā nepieciešamība. Kur ir aizgājis Daniela uz bāru? Kā lūdzu? Nē. Es skatījos, kur Daniela ir aizgājis. Uz laukumu, uz bāru, lai nozagtu Wi-Fi kādā bārā. Iespējams. Lūdzu, Daniela, tagad es domāju, ka, ja tu esi bārā, mēs tevi dzirdam. Paskatīsimies, vai viņš mūs dzird. Paldies. Daniele. Nē, kamēr viņš atgūstās. Es izmantošu iespēju, lai iepazīstinātu tevi ar vēl vienu tēmu. Tikmēr pie Izraēlas tēmas ir pāris blakus ziņas, kas, manuprāt, ir diezgan interesantas. Viens Saudarābija, apvienotie Arābu Emirāti ir izstājušies no OPEC plus, un galvenais, viņi ir sākuši saņemt pret gaisa aizsardzības sistēmas. Izraēlieši šķiet arī karaspēku savai aizsardzībai. Vai tas ir bosa, saimnieka maiņa, atkarības maiņa? Vai arī te, kā teikt Aldo Giovanni un Giacomo, viss tiek apgriezts kājām gaisā? Es teiktu, ka apvienotie Arābu Emirāti īsteno ļoti līdzīgu politiku kā Eiropas valstis. Viņi dažādo savu la loro dipendenza, lai vairs nebūtu atkarīgi tikai no viena spēlētāja. Emirāti, teiksim tā, ir diezgan smagi cietuši no tā, kā amerikāņi ir vadījuši šo konfliktu. Viņi gandrīz pilnībā ir vienisprātis par konfliktu, ne par politisko iniciatīvu smagi sist Irānu, bet viņi ir arī dziļi neapmierināti ar amerikāņu konflikta vadību, kas viņus ir atstājusi daudz neaizsargātāks nekā viņi bija gaidījuši. Un tāpēc viņi tagad dažādo savas alianses. Un, kad tu vēlies dažādot savas alianses un nevēlies būt atkarīgs no tādas autokrātijas kā Krievija vai Ķīna, tev nav daudz kāršu, ko izspēlēt. Ir Amerikas Savienotās valsts, reģionā ir Izraēla, kas ir drošs militārais partneris, un tad ir Eiropa. Tagad Persijas līča valstis ir sākuši dažādot sadarbību, sākot tieši ar Eiropu. Viņi ir sākuši slēgt līgumus ar dažādām Eiropas valstīm, pirmkārt ar Itāliju, Franciju, un tagad to dara arī ar Izraēlu. Es teiktu, ka tā ir absolūti pragmatiska pieeja tam, kā risināt situāciju pasaulē, kur Amerikas Savienotās valstis vairs nav drošs balsts. Tas ir vēl viens signāls tam, kā Trumps iznīcina Amerikas Savienoto valstu hegemonisko pozīciju pasaulē, pārvēršot Amerikas lomu par kontinentālu lielvaru. Ar savu ietekmes zonu, kas vairs neaptver visu planētu, bet konkurē ar citām. Tas ir tāpēc, ka viņš ir iznīcinājis maigo varu. Iznīcinājis bezjēru un uzticību, ko Amerikas Savienotās valstis baudīja no lielākās daļas valstu. Var diskutēt, vai tā ir pamatota vai nav tā.
Un tāpēc apvienotie Arābu Emirāti ir nolēmuši, ka tagad ir dažas lietas, ko Amerikas Savienotās valstis vairs negarantē, vairs nedara tās vislabākajā veidā, kurš šobrīd rada iespaidu, ka viņam ir labākā pretgaisa aizsardzība pasaulē. Izraēla. Pēc Izraēlas, kas ir nākamais? Ukraina. Persijas līča valstis slēdz līgumus ar Izraēlu, Ukrainu un Itāliju un ar citām Eiropas valstīm, lai atkarība vairs nebūtu pilnīgi no Amerikas Savienotajām valstīm. Brīdī, kad viņi redz, ka konfliktam pret Irānu Patriot raķetes tiek pārvietotas no vienas dienas uz otru, no vienas sabiedrotā pie otra, viņi pamatot jautās sev. Bet ja rīt Amerikas Savienotās valstis būs iesaistītas konfliktā Klusajā okeānā, un mums atkal būs problēmas ar Irānu, kurš mums tad dos Patriot sistēmas? Tas pats jautājums, ko uzdeva arī Ukrainai. Viena no pirmajām lietām, ko es pieminēju, kad sākās šis hauss, bija labi. Tagad ir vēl citi pretendenti uz Patriot un pretgaisa aizsardzības sistēmām. Patiesībā Ukrainai šī situācija ar Irānu vispār nepatika, jo viņi uzreiz saprata, kādas būs sekas un mēģināja iesaistīties ar priekšlikumu par operatoriem un tā tālāk, lai, teiksim, paliktu šajā spēlē. Bet, kā redzams, Patriot sistēmu visiem nepietiek. Tos gribētu arī Taivāna, vēl citi tos vēlas, un tāpēc viens dodās. Un tas nozīmē, ka Patriot vairs nevar būt vienīgā atbilde. Starp citu, vai tu esi sekojis pēdējām ziņām jaunākiem aģentūru paziņojumiem par Kinzhāli raķešu notriekšanu? No Ukraiņu puses. Nevis par Patriot, bet par sistēmām. Beidzot elektroniskajām. Cilvēki organizējās. Jāredz, vai tas ir taisnība. Jāveic pārbaudes. Piemēram, tas notika ar HIMARS. Krievijas spēki traucēja arī Excalibur šāvīgu darbību, ja pareizi atceros, ko izmantoja M777. Un tad lēnām šī ziņa tika apstiprināta arī no rietumu puses. Teiksim tā, ka precizitātes līmenis bija samazinājies. Tik tā, ka kādā brīdī Ukraiņi vairs pat nevēlējās Excalibur šāviņus, arī tāpēc, ka tie ir ārkārtīgi dārgi. Es runāju par parastajiem šāviņiem. Tātad, ja šī ziņa ir patiesa, tad vēl jānoskaidro, kāds ir tās efektivitātes līmenis. Tagad ņemot vērā, ka šeit mums ir šāda lieta eksperts, Marko, ko tu domā par šo stāstu par kinžālu traucēšanu? Es nezinu šo lietu detaļas, jo, protams, daudz no šiem attēliem ir klasificēti. Ir skaidrs, ka tu vari traucēt jebko. Tātad, jebkuru radiosignālu, ko tu uztver īpaši šaurā joslā un īpaši, ja izmanto sistēmas, kas nav īpaši sarežģīti. Tu to vari, bet ir laika ierobežojums, lai to izdarītu. Proti, ja tas lido lejā ar Mach 5, Mach 7 un tā tālāk, un tu pievieno elektroniku. Salīdzinot ar mehāniskiem lielumiem, elektroniskie lielumi ir 1000 reižu ātrāki. Vienmēr, jebkurā gadījumā. Tāpēc ir jāskatās, kā tas darbojas. Es nezinu gandrīz neko par to, kā tas objekts darbojās. Tomēr tas, ka mēs būtībā esam liecinieki, es uzreiz saku, šī ir lieta, ko mēs teicām jau sen, ka elektronika, ko mēs atrodam visos šajos kontekstos, ir daļa no kaut kā jauna un daļa no kaut kā, kas ir mantojums no pagātnes. Mēs par to runājām tavā raidījumā pirms dažām dienām vai jau dažām nedēļām, un daudz amerikāņu sistēmas joprojām iegulda naudu sistēmās, kas jau ir novecojušas. Un daudz no šīm lietām, lai to pārtulkotu, ir sponsorējiet mani, es vienmēr dzirdu šos terminus. Jums tas ir uz visiem laikiem. Ne tikai nedaudz novecojušas, pat ja tu izmanto itāļu terminu. Fakts ir tāds, ka tiek ražotas ieroču sistēmas un pēc tam cenšas ar tām strādāt un tās uzlabot. Un tad tev tās ir jāuztur arī tāpēc, ka tas izmaksā mazāk. Tāpat kā lielākā daļa raķešu, ja paskatās, kā ir izgatavotas krievu raķetes, tām ir kopīgas detaļas ar bulava. Vai arī paskaties visu KH sēriju, kas labi vai slikti, dažas detaļas tur ir pat no 70. gadiem. Jo varbūt nav nekas slikts, ka kāda detaļa ir no 70. gadiem. Ja tas darbojās. Bet būvēt uz jau esošas ieroču sistēmas ir labākais veids, kā tērēt mazāk. Arī tāpēc, ka jau pastāv ražošanas ķēde un tā tālāk. Taču tiem ir arī uzturēšanas izmaksas, kas pieaug līdz kalpošanas beigām.
Tas ir tāpat kā mēģināt uzturēt pie dzīvības vecu Fiat 500. Jā, tu to vari izdarīt, bet tagad tas jau vairāk ir mākslas darbs nekā kas cits. Tomēr, skatoties, konkrētāk ir jāskatās, vai tas ir izpētīts un kurai paaudzei pieder vadības sistēma, piemēram, lidojuma vadības vai atgriezniskās saites sistēma vai jebkura cita veida sistēma. Ja mēs runājām, piemēram, sen atpakaļ šajā telekomunikāciju kanālā par to, ka ir 10 triljoni biržas kapitalizācijas, lai uzturētu radiomobīlo sakaru sistēmu, tajā ir milzīga sarežģītība. Tagad iedomājies radiosignālu, ko varbūt izstrādājusi neliela pētniecības biroja komanda kādā birojā Krievijā. Viņiem nācās izveidot sakaru sistēmu, kas patiesībā ir sarežģīta, bet to var traucēt. Tas nevar darboties plašā frekvenču joslā. Tu vari izmantot frekvences maiņu, bet arī tur agrāk vai vēlāk tās pašas vecās frekvences, uz kurām viņi strādā. Pirmais, kā viņu sauc? Pirmais Lopton, ko tu atrod, paskaties, kā ir uztaisīts elektronikas, saprot, uz kādas joslas strādā filtri, ja tie darbojās, un, protams, rekonstruē frekvences, uz kurām viņi strādā. Tātad beigās, ja vien tev nav kaut kas ārkārtīgi sarežģīts un elastīgs. Un tāpēc tās nav pašas jaunākās paaudzes elektronikas, un arī sistēmām, kas pārraida, ir jādarbojās uz šīs pašas jaunākās paaudzes. Es redzu to kā grūtu uzdevumu būtībā. Proti, jebkas, kas ir vecs vai, kā mēs teicām, pagātnes risinājumu tālāk attīstība, tik un tā ir pakļauts šāda veida ļoti straujai novecošanai. Paskaties uz GPS. Jūs runājat vispirms par visu, kas izmanto GPS. Tagad parādās dažādas tehnikas, lai uzlabotu, teiksim, noturību, izturību pret mēģinājumiem slēpt vai viltot signālu. Nemaz nerunājot, protams, par traucēšanu, bet tieši par viltus signālu radīšanu, kad raķetei vai munīcijai liek noticēt, ka tā atrodas vienā punktā, lai gan patiesībā tas ir cits punkts un tā tālāk, un tās nav nekādas pārsteidzošas tehnoloģijas. Atgādinu visiem, ka pietiek tikai pameklēt YouTube, tur ir lieliski joki, ko var izdarīt ar Raspberry un SDR, kas maksā 250 €. Un ir programmatūra, ko uzliekat uz Raspberry, un jūsu draugam, kurš sēž mašīnā jums priekšā, jūs varat likt noticēt, ka viņš atrodas Nevadas tūkstneša vidū. Tātad jūs patiešām varat likt viņam doties, kur vien vēlaties, vienkārši aizklājot GPS signālus. Šī ir pilnīgi iespējama lieta. Tātad, protams, viss, kas ir saistīts ar šo jomu, var būt mulsinošs un atvainojiet, es aizrāvos. Nē, Krievi to ir darījuši, kā jau iepriekš teicām, ar HIMARS, ar Excalibur GPS vadāmajiem šāviņiem. Galu galā raķete, kas pārvietojas ar tādu ātrumu, nav jānovirza pārāk daudz. Izmaiņa par 0,001 grādu jau nozīmē kļūdīties par 100 metru, vai arī tas ir kumulatīvs efekts. Tas ir kumulatīvs, īpaši, ja tu lido ar tādu ātrumu kā Mach 7, bet es vienmēr esmu no tiem, kas, ja neredz, netic. Jo viņi saka, ka 26 izmēģinājumi nav bijuši. Ir taisnība, ka pēdējā laikā, pēdējo 34 mēnešu laikā par Kinželu nav daudz dzirdēts. Es vienmēr esmu redzējis oficiālajos ziņojumos, ka tika palaisti 2, 4 un 6. Man vajadzētu veikt pārbaudi, apskatoties visas reizes, kad Kinžels ir trāpījis mērķī. Lai redzētu, cik tika palaisti un paziņoti, cik mēs varam pārbaudīt, ka tie trāpīja mērķī un cik no tiem aizgāja garām mērķim. Salīdzinājumā ar pēdējo 4 mēnešu kopējo skaitu. Viņi saka, ka no gada sākuma, tātad aptuveni pēdējos 5 mēnešus, tagad jau 4. Redzēsim, tas noteikti būs kaut kas interesants, ko pārbaudīt, un mēs kopā ar Fontānu tam pievērsīsimies, lai redzētu. Bet pajautājiet man, es pārbaudīšu arī savus kontaktus Ukrainā, jo parasti vietējie laikraksti ziņo, ja raķete trāpījusi šeit vai tur. Nav tā, ka viss ir centralizēts no komunikācijas viedokļa. Lievā. Atšķirība, vai ne? Šīs mega stāsts par Kinželu beigās. Nē, ir skaidrs, ka mēs runājam par detaļām. Es arī gribētu piebilst, lai nomierinātu tos, kuri vienmēr saka, ka esmu pārāk optimistisks. Ņemsim arī vērā, kad atrast ECM risinājumu, elektroniskās kara risinājumu, lai neutralizētu raķeti, nav risinājums pret šo raķeti. Tā ir šī brīža risinājums. Jo tad iespējams tajā brīdī, kad pašu lietotāji saprot, kāda ir sistēma, viņai savukārt iespējams ar zināmu vieglumu var atrast pretgājienu.
un tā tas turpināsies tālāk. Atvainojos, ka pārtraucu, bet tajā brīdī, kad Ukraiņi paziņo, ka viņi ir apturējuši 26, ļoti iespējams, ka Krievija jau šobrīd ir mainījuši savu pieeju. Tev nebūtu iemesla stāstīt ko tādu, ja vien tas jau nav noticis un viss jau nav mainījies. Bet tieši tā. Šeit Marko iespējams varēs to apstiprināt īstā karš. No elektroniskā viedokļa tas tieši nozīmē panākt, lai pretinieks būtu spiests pievienot vēl vienu ierīci savam ieroču sistēmai, padarot to arvien dārgāku un arvien sarežģītāku uzbūvēt. Un tādējādi ilgtermiņā padarīt to novecojušu. Tas notika ar Shahad droniem, kuri sākumā maksāja ļoti maz, pēc tam pievienojot arvien vairāk pretpasākumu, lai reaģētu uz Ukraiņu pretpasākumiem, tas kļuva arvien dārgāks. Un beigās Krieviem nācās sākt būvēt savas versijas, atšķirīgas, atsevišķas un nošķirtas. Vairs ne vecās paudzes, kā tu pareizi teici, vai Ameriku. Es varu to pateikt, es arī lasu apakšā. Es negribēju par to runāt šodien, jo gribēju labāk sagatavoties, bet tā kā mēs to pieminējām. Ražotājs arī apgalvoja, ka Lima sistēma šī gada 1. ceturksnī ir novirzījusi 33 spārnotās raķetes 10 000 dronu. Man tas šķiet mazliet neticami. Godīgi sakot, arī 98% no vadāmajām aviobumbām, kas tika nomestas teritorijās, kuras sedz šī sistēma. Es ziņu jau pirms 2 dienām skatījos jaunākos satelīta attēlus no dažiem analītiķiem, kuri apskata, kur ir nokritušas visas bumbas. Un šomēnes tādu bija apmēram 600 tikai frontes līnijās starp Zaporīžu, Pokrovsku un tā tālāk. Tad šie skaitļi jau vairs nav loģiski, ja salīdzina ar vizuālajiem pierādījumiem tikai no bumbu krāteriem. Ja vien viņi nedomā, ka tā tās novirzīja, proti lika tām nedaudz kļūdīties. Problēma ir tāda. Lielākā daļa no gaisa nomestajām bumbām ir planējošās. Jā, viņiem ir arī sistēma, bet lielākā daļa planē uz zināmu pozīciju. Tāpēc es pat neticu, ka viņi šajā brīdī izmanto GLONASS. Tā ir papildus lieta, bet parasti tās jau ir, iepriekš aprēķinātas, lai planētu noteiktā virzienā. Maksimums tu veic tikai nelielas korekcijas. Ar 10 000 tām vajadzētu būt ar mehānisku un iepriekš ieprogrammētu vadību, tāpēc tās nevar ietekmēt. Ir arī GLONASS potenciāli, kas varētu to darīt, taču parasti tās, kas ir mehāniskas parasti. Jo GLONASS darbojas. Ir 10 metru novirzi, bet zini, ka tu met 3000 FAB bumbu, tev nav svarīgi, vai tu trāpi 10 metrus pa kreisi vai 50 pa labi. Mēs esam tur. Teiksim tā, atgriežoties pie tā, ko teica Džordžo, manuprāt, ir taisnība, ir tādi lēcieni, kas piespiež pretinieku veikt pretpasākumus. Tie tomēr ir efektīvāki. Es gribu minēt piemēru, atgriežoties diezgan tālu pagātnē. SA-2 Vietnamā nebija sistēmas, pret kurām pietiktu ar nelieliem pretpasākumiem. Teiksim tā, pagaida risinājums bija elektroniskās karadarbības konteineri, bet patiesībā amerikāņiem vēlāk vajadzēja izgudrot stealth tehnoloģiju, kas nebija gluži tāda tehnoloģija, kas parādījās pēc pāris gadiem. Tad jāskatās, cik ilgi darbojas pagaida risinājums, salīdzinājumā ar to, cik ilgi darbojas vairāk vai mazāk visatverošs un paudžu maiņas risinājums. Šajā gadījumā, ja tu izmanto GLONASS kā sistēmu, izņemot to, ka GLONASS, cik man zināms, nav īpaši pielāgojams, tev būtībā ir jāizstrādā elektronika, kas spēj noteikt, vai tevi māna vai ne, tāpat kā tas notiek ar GPS vai ne. Tiek veikta GPS mānīšana, teiksim kā. Man bija man skaistā satelīta konstelācija, un pēkšņi parādās satelīti, kuriem nav nekāda sakara ar to. Ir skaidrs, ka kāds mani māna. Un tas ir tas, ko dara PNT korekcijas sistēmas, kuras jāuzstāda uz borta. Starp citu, uzņēmums, kurā es strādāju, ražo veselu virkni šādu ierīču. Viņi nesen iegādājās tieši šajā jomā specializētu uzņēmumu. Izmantošu iespēju, ka šeit ir Daniela, jo mēs pēc tam varam mierīgi parunāt, kamēr tur darbojās savienojums, bet viņš tikai 2040 minūtes mēģina, mēs esam vienojušies. Mēs ieejam un izejam. Viņš aizgāja uz bāru, viņš dzirdēja. Lūk, tie rožu kroni.
teiksim, tiešraidē, arī telepātiski. Apkārt Wi-Fi 80 dienās. Tātad, Daniel, tev jāturpina mums stāstīt to, ko tu teici par viņu, bet man ir arī jautājums, kas ir šis stāsts par bijušā uzbrukumu? Bijušā FIB vadītāja uzbrukumu Trumpam. Kā tas tagad parādījās? Kā tas ir? Daniels, vai tu esi gatavs? Jā, kārtējo reizi. Vai jūs mani dzirdat? Kārtējais atriebības gadījums, kā lai saka, ir pagājuši 12 gadi, kopš Trumps oficiāli iesaistījās politikā, kas praktiski visās situācijās pieprasa arestēt Hillariju Klintoni, ielikt cietumā bijušo CIP vadītāju, bijušo FIB vadītāju. Kad pirms dažām nedēļām nomira otrs bijušais FIB direktors Millers, Trumps ar savu ierasto sliktu gaumi pateica: "Es tiešām priecājos, ka viņš ir miris." Tātad šorīt tika veikta analīze tieši par šo komija lietu, kur izrādās, ka Trumps bija lūdzis Tieslietu ministrijai viņu arestēt un atvest atpakaļ važās. Komijs, kurš acīm redzot bija soli priekšā, pats ieradās pirms šis šovs sākās. Ir acīm redzams, ka komijs kļūdījās, jo šī zīme, ko viņš publicēja un pēc tam izdzēsa, patiesībā bija ļoti slikta, kā lai to pasaka. Tā bija lieta, ko bijušais FIB direktors nedrīkstētu darīt. Jā, tieši tā viņš pārgājis melno. Manuprāt, šodien Danielam sprāgs telefons. Bet viņam tomēr izdevās pabeigt, vai ne? Vismaz šajā brīdī, jā. Ak, cik labi. Jā, ļoti labi. Ja viņiem vismaz izdodās pabeigt pilnu teikumu, mums tas tāpat dara. Lūk. Nabaga Moro, kurš vienmēr ir pieslēgts no dažādām vietām un saskarās ar šādām problēmām. Bet jā, interesanti, tātad izsniegts arestu orders bijušajam FIB vadītājam. Parasti tieši FIB vadītājs izdod arestu orderus. Šeit ir otrādi. Bet šis, no izlūkdienestu viedokļa, te es gribu dzirdēt tavu viedokli, Džordžo, mums parāda, ka valda pilnīgs nervozitātes stāvoklis. Tātad, tu nodarbojies ar tādu milzi kā Irāna, veids blokādi pret blokādi, un tev vēl ir laiks nodarboties ar bijušo FIB vadītāju? Par šādām lietām, kamēr turpina atlaist daudz cilvēku no militārā, izlūkdienestu viedokļu un tā tālāk. Heksets ir tāds, kāds viņš ir, mēs to esam redzējuši, tāpēc saprotu, ka jebkuram karieras ģenerālim, ja pie viņa atnāk tāds cilvēks un vēl grib kliegt pavēles, gribas viņam iešķelt pausu un sūtīt mājās. Bet tāda ir situācija, un manuprāt, šeit ir liela plaisa, vai ne? Proti, militārie ļoti labi zināja, kāda ir situācija. To apliecina arī ģenerālštāba priekšnieka atcelšana no amata. No otras puses, politiski tu esi pakļauts politiskam diktātam, un tev jebkurā gadījumā ir jādara tas, kas tev tiek pavēlēts. Lūk, tev kā cilvēkam ar militāru karjeru, kā tu spēj savienot šīs abas lietas, kad zini, ka dots pavēle ir muļķīga, un tu nevari panākt to, ko vēlies. Es zinu, ka tu to labi atceries, tu ar to saskāries Lībijā. Tātad Šeit es, protams, izsaku tikai savu personīgo viedokli. Amerikas Savienotām valstīm ir pamatdokuments konstitūcija, kas būtībā ir dokuments no 18. gadsimta beigām, un ir piedzīvojis ļoti maz izmaiņu. Slaveni grozījumi arī tie lielākoties ir ļoti veci. Amerikāņu sistēmas savstarpējās kontrolas un līdzsvara mehānisms ir ārkārtīgi izsmalcināts. Tas ir vēsturisks piemērs pasaulē, taču tas ir novecojis. Kad tas tika izstrādāts un pilnveidots, pasaule kustējās daudz lēnāk.
Tāpēc amerikāņu sistēmā paredzētie termiņi atstāja iespēju tiem, kur izmanto šodienas modernās tehnoloģijas, mūsdienu sabiedrības un pašreizējo sistēmu radītās pelēkās zonas. Tagad Trumps ir iemācījies dzīvot kā haizivs Amerikas politiski ekonomiskajā vidē, izmantojot likumdošanas pelēkās zonas. Politiķis Trumps ir iemācījies darboties pelēkajās zonās, kas vairs nav saistīts ar jurisdikciju, bet gan ar konstitūciju. Izmantoja to, ka Amerikas Savienoto Valstu konstitucionālā sistēma piešķir prezidentam ierobežotas pilnvaras. Jā, no kongresa puses, bet tās ir ierobežotas tikai pēc tam. Tādā nozīmē, ka prezidents dod rīkojumu, un pat ja šis rīkojums šķiet apšaubāms, tev tas tik un tā ir jāizpilda. Pēc tam, ja būs nepieciešams, kongress parūpēsies par lietu sakārtošanu, ja nonāks pie secinājuma, ka prezidents ir pārsniedzis savas pilnvaras, savu autoritāti. Tomēr problēma ir tāda, ka mūsdienu pasaulē brīdī, kad kongress iesaistās, jautājums jau praktiski ir atrisināts. Un kongress saskaras ar jau notikušu faktu. Un tāpēc prezidentālais sistēma galu galā noved pie tā, ka izpildvara ņem virsroku pār parlamentāro, pār likumdevēju varu. Tas notiek tās doto rīkojumu ātrās izpildes dēļ. Eiropas sistēmās situācija ir atšķirīga, jo valdības vadītājiem dodot rīkojumu, tas vispirms ir jāsaņem iepriekš. Atļauj no parlamenta puses. Tad man kā militāriem kļūst viegli pakļauties vai nē, jo man ir rīkojums no izpildvaras, kas ir apstiprināts ar likumdevēju varu. Labi, par to nav diskusija, tam tiešām jābūt nelikumīgam rīkojumam, acīm redzami nelikumīgam, kuram es atsakos pakļauties. Un jebkurā gadījumā es esmu aizsargāts brīdī, kad atsakos pakļauties, jo ir paredzēts, ka man ir jāatsakās pakļauties acīm redzam nelikumīgam rīkojumam. Amerikā tā nav, jo Amerikā kā militāra persona tev ir jāpakļaujās savai komandķēdei, kas beidzās pie ASV prezidenta virspavēlnieka, kurš atkārtoja atbild kongresam tikai pēc tam. Viņam nav nepieciešama tūlītēja atļauja. Tātad es kā militāra persona, tajā brīdī, kad saprotu, ka pavēle, ko saņēmu Amerikā, ir muļķība, tā ir nepareiza, kaitīga manai valstī un man bruņoto spēku integritātei, es varu tikai par to paziņot. Jā, starp citu, Eksēt pirms pāris mēnešiem lika atlaist arī daudzas armijas juristus, jo, manuprāt, viņi jau zināja, ka daudz dosies turp tieši tie, kuriem būtu jāsniedz atbalsts karavīram, kad viņš nonāk šādā situācijā. Tātad ir arī zināma iepriekšēja apdomāšana, zinot, ka būs pretestība. Protams, bet ir arī tas, ka brīdī, kad es pats nevēlos pakļauties šim rīkojumam, man ir tikai viena iespēja – iesniegt atlūgumu. Bet, ja es iesniedzu atlūgumu, es arī apzinos, ka viņš manā vietā ieliks kādu, kurš ir mazāk piemērots par mani, tikai tāpēc, ka viņš pakļausies. Un tāpēc man, kurš esmu atbildīgs par savu vīru dzīvībām, ir jāuzdod sev jautājums. Bet ja es iesniedzu atlūgumu, vai es neapdraudu vēl vairāk savu personāla dzīvību, vai es neradu vēl lielāku kaitējumu savai valstī? Trumps patiešām nostāda amerikāņu karavīrus ētiski nepanesamā situācijā. Un mana personīgais riebums pret viņu galvenokārt izriet no šī. Es jūtu arī tāpēc, ka ar dažiem joprojām uzturu kontaktus savu amerikāņu kolēģu ciešanas. Es patiešām ciešu kopā ar viņiem,
jo viņiem nav izējas. Viņi nezin, ko darīt šādā situācijā. Viņi jūtās apmulsuši. Viņi ir situācijā bez izējas. Ja viņi atkāpjas, tā ir bēgšana no atbildības. Bet ja neatkāpjas, viņiem jāpakļaujās acīm redzami nepareiziem rīkojumiem. Atvainojiet, tā es atbildu arī uz šo jautājumu. Norvēģijas militārais virsnieks rakstā, es nezinu, vai tas tiešām ir rakstīts itāļu valodā, pēc tam rakstīja, ka Krievijas flote ir ļoti liela un attīstīta. Paldies! Kura? Tā, kas ir zem ūdens Melnajā jūrā, jo lielākā daļa tur ir nonākusi apakšā. Zemūdeņu jomā? Jā, tā ir attīstīta, tas jāatzīst. Zemūdeņu jomā viņi vienmēr ir ieguldījuši un ir spējuši saglabāt noteiktu līmeni, pat ja viņiem tas ir prasījis ļoti daudz pūļu. Tomēr skaitliski viņiem tagad ir maz. Skaitliski tā nav liela flota. Patiesībā vēsturiski Krievijas flota nekad nav izcēlusies. Ne otrā pasaules kara laikā, ne arī 20. gadsimtā. Dažās reizēs, kad viņi ir mēģinājuši, sveiciens Ocušu, bet, teiksim tā, tas nav gluži viņu stiprā puse. Zemūdeņu cīņa ir pavisam cita lieta. Tur viņi noteikti bija ļoti attīstīti, vismaz līdz 80. gadu vidum viņi bija ļoti moderni. Šodien, ja paskatāmies, no tā viss ir palicis maz. Zemūdeņu flote gan vēl ir, un patiesībā tur notiek nepārtraukta cīņa starp. Es runāju par Britu un Norvēģu sadarbību, lai atturētu Krievijas zemūdeņu aktivitātes Ziemeļjūrā, bet šķiet arī Baltijas jūrā. Jāsaka, ka Somija bija neitrāla, bet kopā ar Norvēģiju Zviedriju. Tā tas arī bija. Viņi izvietoja tik daudz akustisko boju un zemūdens sensoru, ka ja pārietu padomju zemūdeni, viņi zināja tik precīzi, ka varētu pa to pat pāriet kājām. Un tas ir taisnība. Viņi ļoti labi zināja, kas tur kustās. teiksim tā, kad izbrauc Ziemeļjūrā, tā jau ir nedaudz lielāka. Rakstā situācija citādi. Bet es atgādinu tavam kontekstam, ka, kad nogrima Kursks, lai pat tikai izceltu vraku, viņiem nācās lūgt palīdzību norvēģiem. Olandēziski, no? Or ārvalstīs. Ja viņi nebūtu gaidījuši, viņi būtu arī izglābuši viņus. Tieši tā. Ka viņi gaidīja dienām ilgi un tā tālāk. Kurskas traģēdijas laikā. Ak, flote tiešām var sagādāt problēmas, jo pietiek ar vienu kodola zemūdeni, lai radītu problēmas, īpaši, ja SSBN palaiž strateģiskās raķetes un tā tālāk. Bet tā nav flote, kas, teiksim, sagādā grūtības kādai valstī. Padomāju, ka Krievijas jūras stratēģija, kas tika izstrādāta augstā kara laikā, bija tāda. Mēs pieblīvējam kuģis līdz malām, un ja sastopamies ar ASV floti, mēs izšaujam visu, ko varam, lai nodarītu pēc iespējas lielāku postu. Amerikāņiem, jo mēs zinājām, ka pārējā flota tad jau būs nogremdēta. Tāpēc tā bija gandrīz kā pilsēta. Un Krievijas jūras spēki darbojas ar ierobežotu darbības laiku. Laiks operatīvai vietai. Lasīja, ka Baltijas jūra ir ļoti sekla, tāpēc būtībā viegli. Vienīgā izeja ir Murmanska. Tas nozīmē, ka jebkurai Krievijas jūras vienībai, kas darbojās Arktikā, kur to ir grūti atrast, agrāk vai vēlāk tomēr ir jāiet uzpildīt degvielu. Un uzpildi tā var veikt tikai vienā jūras bāzē, fjorda galā, kur visi zin, kur tā atrodas. Tāpēc, kad tā ir ārā, tā jāizpilda savu misiju, zinot, ka tā nevarēs izpildīt nevienu citu. Tātad Krievijas jūras draudi Norvēģijai var ilgt mēnesi vai divus, pēc tam paliek tikai tie 4 kodolzemūdenes, kas ir pieejami. Tās darbojas daudz ilgāk nekā 4 mēnešus, bet tas ir pirātu kara, korsāru kara līmenī, kādu vācieši veica Otrā pasaules kara laikā, nekas vairāk. Tām ir vairāk stratēģiska nozīme, nevis lai vienkārši traucētu. Bet ja tu vari iejaukties Melnās jūras flotē, tad ir ziepes. Nomierinies. Neprovocē mani. Jau redzu apkuļi Kijevas, Kirovas, Minskas, Svedlovas sektoros. Neuztraucies, es to zinu no galvas.
Visā šajā notiekošajā ir arī šis Trumpa paziņojums. Savienotās valstis pēta un pārskata un vienkāršojot to pārskata iespējas samazināt. Karaspēks Vācijā, kas jau kopš 90 gadiem bija samazināts, tiek vēl vairāk samazināts. Lai gan ar kara sākumu Ukrainā tas tika nedaudz palielināts. Ja nemaldos, no kādi 45-55 tūkstoši, kaut kas tāds. Šie signāli, vai arī tas, ka Trumps kādā brīdī teica, ka izmetīsim Spāniju no NATO. Nav tādu mehānismu, kā izmest valsti no NATO. Nē. Viņš vairs negrib pats izstāties, viņš grib izmest visus pārējos mazliet kā dzeguza. Zini, kā darbojās dzeguzas mazūs? Tas tiek ievietots līgzdā un pēc tam izmet visus pārējos. Teorētiski pastāv apturēšanas mehānisms, kas tomēr ir jāapstiprina ar vairākumu praktiski vienbalsīgi Ziemeļatlantijas padomē. Tas nozīmē, ka visām pārējām valstīm ir jābūt vienisprātis, lai apturētu kāda dalībvalsts dalību. Un ir daudz ticamāk, ka visi vienosies par ASV apturēšanu, nekā ka panāks vienošanos. Ja klausītos Trumpam, tad vajadzētu apturēt Spānijas dalību. Tāpēc atmetīsim to, tas tiešām ir smieklīgi. Tam var ticēt tikai tie, kas ir pārliecināti, ka NATO pieder Amerikas Savienotajām valstīm un tās dara ar to, ko vēlas. Un atstāsim viņu pārliecības. Mēs ļoti labi zinām, ka tā nav. Arī spēku samazināšana Vācijā, starp citu, cik man zināms, prasa kongresa apstiprinājumu. Tātad arī šeit mēs atkal nonāksim situācijā, kurā viņš var dot rīkojumu, par kuru ir zināms, ka tas nav pilnībā leģitīms. Kā tas viss beigsies, atkal institucionāls konflikts Amerikā, tāpēc, šeit atkal Trumps pārspīlē. Un viņš it kā viņš spēlē milzīgu globālu stratēģijas spēli. Viņam ir pasaulē lielākā rotaļlieta viņa rīcībā. Amerikas Savienotās valstis ar visiem to instrumentiem, ieskaitot militāros, kas viņam sagādā vislielāko prieku. Un viņš grib spēlēties pasaulē lielākajā rotaļlaukumā, kas, diemžēl, mūsu nelaimē ir pasaule. Bet viņš patiesībā neapzinās, ko dara. Jautājums Giorgio, nevis Oreo. Tikai ienaidnieki viņu sauc par Oreo. Vai pēc 3 gadiem šie atlaistie ģenerāļi varēs tikt atjaunot jaunā administrācijā? Kā var atgūties no šīs katastrofas? Skaidrs, ja kongress pieņemtu kādu likumu, kas radītu administratīvu jucekli, teorētiski, protams, likumdevēja vara to var izdarīt, ja ir prezidenta atbalsts, to var izdarīt. Bet tas būtu milzīga problēma atsaukt dienestā cilvēkus, kurus pa to laiku ir aizvietojuši citi. Tātad es, ģenerālis B, tieku aicināts aizvietot ģenerāli A, kurš ir atstādināts. Tiklīdz ģenerālis A tiek atsaukts, es, ģenerālis B, kurš neesmu vainīgs un esmu savā jaunajā amatā. Tev jau ir piešķirts jauns amats OTTLā, tu esi visu zaudējis. Kāda atgriešanās? Administratīvi tas ir murgs. Arī tāpēc, ka pūja bija augstā amatā. Tas nav tā, ka tu paņem štāba priekšnieku un vienkārši nosūti viņu atpakaļ. Viss, ko viņi varēs darīt, ir tas, ko sauc par karjeras atjaunošanu. Un sniegt viņam tikai administratīvu gandarījumu. Bet nav iespējams viņus atkal iecelt tajā amatā, kurā viņi bija. Diemžēl šie cilvēki ir upuri situācijai, vēsturiskam stāvoklim, kas viņus ir nostādījis šādā vēsturiskā pozīcijā. Viņš tikko ir izteicis vēl vienu pērli, pēdējā brīža ziņas. Un šeit tomēr sākas liela diskusija. Manuprāt, Itālijā šie amerikāņi mūs ir okupējuši. Mēs esam pieteikuši karu. Mums militārie izdevumi palielinās vai samazinās, kā jums šķiet? Paskatīsimies, ja izmantojam mazliet loģiku. Mums ir liels Hormuza šaurums. Mums ir tieši savs Hormuza šaurums. Pie Sicīlijas krastiem mums Hormuza šaurums ir pavisam tuvu. Mēs esam atkarīgi no importu un eksportu pa mūsu jūras ceļiem. Par laimi mēs tirgojamies vairāk ar Eiropu nekā ar pārējo pasauli.
Bet liela daļa importa tomēr nāk no aizjūras, nāk no citiem jūras ceļiem. Nav nejauši, ka mums ir paplašinātais vidusjūras reģions. Ļoti paplašināta. Tik plaša, ka ar 3 fregatēm to nevar nosegt. Bieži cilvēki to neņem vērā, bet arī es esmu par neatkarīgu Itāliju, kurai ir sava strateģiskā vērtības, sava ģeopolitika un kas var to arī īstenot. Problēma ir tāda, ka tev jābūt spēkam. Bezmaksas lietas neeksistē. Ja jūs atrodat, teiksim, strateģisko brīvību bez ieročiem, paziņojiet man, jo es to nekad neesmu sastaps vēsturē. Ja viņi aiziet, mums būs jāiztērē nevis tas, ko tērējam tagad, bet daudz vairāk. Izdevumi atgrieztos 90. gadu līmenī. Ja mēs gribam būt vai nu tikpat, jā. Bet tas ir no mūsu skatpunkta, no amerikāņu skatpunkta, tomēr runa ir vēl interesantāka, jo pieņemsim, ka Savienotās valstis atsauc savus spēkus. Turklāt šajā brīdī parādās administratīvs murgs. Jo kas notiek ar visu amerikāņu aparatūru, ar amerikāņu īpašumā esošo infrastruktūru, kas atrodas Eiropā? Un viņi tās aizved, atstāja līzingā, mēs tās nacionalizējam, viņi atstāja kādu sargu. Mums ir piemēra modelis, vai ne, Džondžo, tas, kas bija Padomju Savienības sabrukuma laikā. Valstis ir mantojušas, labi vai slikti lielāko daļu, pat ja pēc tam lielākā daļa atgriezās, teiksim, atpakaļ pie ražotāja, proti Polijas. Kādā brīdī tā nonāca pie 10 nevajadzīgu bāzu, ar kurām pat nezināja, ko iesākt, jo tajās atradās milzīga armija. Ir lietas, kuras vienkārši nevar izjaukt un aizvest atpakaļ uz otru Atlantijas okeāna pusi, bet galvenokārt ir arī tīri strateģisks aspekts. Tagad neatkarīgi no visu pārējā Amerikas Savienotajām valstīm Eiropa būtībā ir nepieciešama kā operatīvā bāze, no kuras tās īsteno savu globālo strateģisko pārākumu pār visu planētu. Ja viņi brīvprātīgi zaudē savas bāzes Eiropā, piemēram, atsaucoties uz Trumpa politiku, kā viņi tad atbalstīs Izraēlu? Tas būtu interesanti. Jautājums ir, no kurienes viņi dotos ceļā. Vajadzētu uztaisīt labu tiešraidi. L'America senza Spēja projicēt spēku. Mēs atņemam viņiem visas bāzes Eiropā. Vai atceries to informāciju, ko mēs publicējām tiešraides laikā, ko mēs taisījām? Visi 10 000 izlidojumi, ko viņi veica Epic Fury kampaņas laikā, visi sākās no Eiropas bāzēm. Tas ir neizbēgami. Lidmašīnu bāzes kuģi paveica ļoti maz. Ģeopolitiski Eiropa joprojām atrodas centrā. Savienotās valstis ģeogrāfiski atrodas citur, lai tās varētu projicēt savu varu uz pārējo pasauli. Bez Eiropas, bez iespējas balstīties uz Eiropu, izmantot Eiropu kā atbalsta punktu, viņi to vairs nevar izdarīt tuvajos austrumos. Viņi vairs neko nenozīmē. Nākamajā dienā, pēc tam, kad viņi ir pametuši Eiropas bāzes, pat līdz Diego Garcijai viņi vairs netiek. Viņi pilnībā zaudē tuvos austrumus, Austrumāfriku, Dienvidu Āfriku, visu Indijas okeānu. Viņi var projicēt spēku tikai līdz Guamas salai. Un Atlantijas okeānā tikai līdz Rietumu Āfrikai. Tas arī viss. Ir vēl viens jautājums. Karš Irākā ir parādījis, ka lidmašīnu bāzes kuģi sāk izrādīt visas savas noguruma pazīmes attiecībā uz karu. Jo mēs redzējām, ka lidmašīnu bāzes kuģiem ir jāatrodas vairāk nekā 800 jūdzes no krasta, acīm redzama problēma dēļ, kas ir krietni vairāk nekā F-35 darbības rādījus 550 jūdzes, acīm redzamu ievainojamības problēmu dēļ. Un bez Eiropas bāzēm, kur forts varētu patvērties, nekāda sūdas līča, tai būtu jāatgriežās līdz pat Norfolkai iespējams. Tā turp tagad klibodam arī nonāktu. Esmu pārliecināts, ka aviācijas bāzes kuģu laikmets ir beidzies. Jau sen to saku.
Es redzu ķīniešus, kas sacenšas par aviācijas bāzes kuģiem, līdzīgi kā 30. gados sacentās par lielajiem kuģiem. Un tas jau bija miris laikmets, un mēs to neapzinājāmies. Bija arī kungi, analītiķi un militārie vēsturnieki, kas par to rakstīja jau 20. gados, kad tika izmēģināts pirmās Britu aviācijas bāzes kuģi. Lidmašīnu bāzes kuģim vairs nav jēgas, tā uzbruk no 1000 km attāluma. Tu to pat neredzi. Ir absolūti izdevīgi būvēt tieši tās. Un es redzu, varbūt tas ir arī daļa no amerikāņu analīzes, proti izmantosim šo varu, kamēr tā vēl ir, jo periods, teiksim, tuvojas beigām. Lūk, vai tu atceries? Šajā jomā bija ļoti interesanta Drahanela raidījuma sērija, kad viņš runāja par amerikāņu lidmašīnu bāzes kuģa attīstību, par doktrīnu. Šī lieta ir daļēji patiesa. Tādā ziņā, ka, ja tu atceries, kad uzbūvēja pirmās tātad Lexingtonu un Saratogu, teiksim, dviņas, tās ar lielo dūmvadu, tātad Lexingtonu un Saratogu, tās bija pirmās jūras aviācija, vēl sastāvēja no 2 plākšņiem, tā nebija spēja nest ļoti smagas torpēdas. Tātad faktiski vēl bija iemesls, proti lidmašīnas tika uzskatītas gandrīz tikai par nelieliem novērošanas līdzekļiem. Tāpēc reālā operatīvā spēja dot triecienus kaujas kuģim bija ļoti ierobežota. Tāpēc joprojām pastāvēja zināma vēlme ieguldīt lidmašīnu bāzes kuģos, atmetot jau pārbaudītus un efektīvus risinājumus, kāda bija kaujas kuģi. Pēc tam notika šī pārēja, kad parādījās smagāki lidaparāti, proti bumbvedēji, kas spēja nest smagākas torpēdas, proti 30. gados notika ļoti strauja pārēja, kas mainīja šo filozofiju. Tomēr mēs esam nedaudz līdzīgā situācijā, kur karš Ukrainā un karš Irānā faktiski pastāv. Šī pārēja no tehnoloģijas, kas joprojām tiek uzskatīta par palīgu tehnoloģiju, piemēram, droni un pretkuģu raķetes, uz situāciju, kurā tās faktiski maina scenāriju bruņojumu ziņā. Šis ir mans viedoklis kā neprofesionālim, teiksim tā. Es nezinu, Fullers jau 20. gados rakstīja par to, ka 2 plākšņi varēja nest torpēdu. Nav nejaušība, ka Bismarks tika notverts. Jā, tas no Smartfish. Jā, tas ir taisnība, bet, teiksim tā, 30. gada sākumā vēl nebija, un ja atceries, liela daļa postījumu Midvejā tika nodarīta arī ar pikējošajiem bumbvedējiem. Bet tagad, lai nenovirzītos no tēmas... Kara sākumā tie bija drausmīgi, teiksim tā. Izņemot Japāņu Longlands torpēdi, bet tas jau ir pavisam cits stāsts. Bet jā, kāds bija saskatījis potenciāli līdz praktiskai pielietošanai bija palicis pavisam maz, vai ne? Līdzeklis jau bija. Tas būtu kļuvis stiprāks un jaudīgāks, tāpat kā redzēt automašīnu 10. vai 15. gados, vai ne? Un zināt, ka neizbēgam pēc 20 gadiem tā būs ātrāk, varbūt pat bruņota. Lūk, es to tā redzu, godīgi sakot. Es redzu kādu, kurš jau ir pārdomājis to, ka varbūt var arī nodedzināt tiltu uz Džordžo, ieskaitot starpniekus, spēju veikt projekciju, jo neizbēgami mēs to izmantosim, bet šis resurss jebkurā gadījumā samazināsies. Tāpēc ir vērts visu uzkrāt jau tagad, gan no sabiedrotajiem, tādējādi pārdalot arī militārās slogas svaru. Tātad atkāpties no turienes, tā lai katrs maksā par sevi, mēģinot iegūt līdzekļus pirms neizbēgamās atkāpšanās vai sadursmes. Kontrolēšana. Es pacietīgs, man tas šķiet vairāk kā spēlētāja loģika, nevis valsts ir, jo izmantot. Lietot būtībā ir Trumps, viņš ir spēlētājs, viņš spēlē. Bet, ja Amerika sāk uzvesties kā varmāka, īpaši pret saviem sabiedrotajiem, paļaujoties uz to, ka tās militārais spēks to tagad ļauj, un viņi jau zina, ka rīt tas vairs nebūs iespējams. Piedodiet, tas ir diplomātisks pašnāvība, strateģisks pašnāvība. Tas nozīmē, ka tu zini, ka kļūsi vājāks un vēl pats meklē sev ienaidniekus. Tieši tajā brīdī, kad kļūsti vājāks, ir jācenšas iegūt pēc iespējas vairāk draugu. Bet viņš nedomā kā Ames, viņš domā savā veidā. Proti, pēc 4 gadiem es tāpat vairs nebūšu. Šis ir mans brīdis spēlēt.
Man ir rotaļlieta, es gribu to izmantot. Es negribu darīt kā tie, kas bija pirms manis, kuriem rotaļlieta bija, bet viņi to nekad neizmantoja. Es gribu jums. Viena lieta, par kuru mēs vakar ar Mirko runājām, tā vienkārši sarunājoties pa telefonu. Tagad mēs redzējām, ka Irānas balistiskajām raķetēm jau ir sasniegts 4000 km darbības rādijus. Vai šķiet, ka no 4000 līdz 10,000 km ir liels solis. Es domāju, ka šis lēciens īpaši navigācijas sistēmu nodrošina trešās puses, piemēram, krievi vai ķīnieši, beigās ir tieši tāds. Tas ir jautājums par lielāku cauruļu izgatavošanu ar nedaudz attīstītākām sistēmām. Starp citu, nav teikts, ka es biju lasījis dažus rakstus, kas gandrīz sazvērestības līmenī norādīja, ka Ziemeļkoreja esot nodevusi starpkontinentālās ballistiskās raķetes. Iedomāsimies, ja nebūtu pārāk skatījušies seriālu Terans. Kur bija korejieši, ziemeļkorejieši? Bet zini, kāda ir lieta, Vardo, ja drīz tev pārtraukt? Ja tu gribi sasniegt 10,000 km, mēs nerunājam par strateģisko bombardēšanu, mēs runājam par kodola bombardēšanu, jo spēja nogādāt sprāgstvielas tik tālu pastāv, bet tā ir minimāla. Proti, tu man izšauji 100 raķetes 10,000 km. Ko tu ar to panāksi? Vienu aviobāzi? Datu centru. Tas ir loģiskāk, datu centrs. Datu centrs vai pussodītāja rūpnīca Arizonā. Tās rada bojājumus, tās ir visas valsts kritiski atteices punkti. Un īpaši daži ļoti jutīgi komponenti ir patiešām svarīgi objekti. Un nemaz nerunājot par psiholoģisko ietekmi. Ar ieroci, kas viena aviācijas bāzes kuģa izmaksas ir $13,5 miljardi. Cik ballistisko raķešu var izgatavot par 13,5 miljardiem, ņemot vērā mūsdienu tehnoloģiju izmaksas? Mums nav, jā. Tieši par to ir runa, ka divplākšņi sāk apgūt torpēdu izmantošanu. Paskatīsimies, ka tie, kas izstrādā ballistiskās raķetes, Ukraiņa tagad atkal izstrādā ballistiskās raķetes, viņi tās kādreiz ražoja SS-18, tās tika izgatavotas tur Ukrainā. Visvairāk ražotā ballistiskā raķeta, kāda jebkad uzbūvēta. Šī tehnoloģija ir ziemeļkorejiešiem un drīz tā būs arī irāņiem, tā ir gandrīz visiem. Tāpēc datu centru koncentrēšana bez jebkādas aizsardzības ir lieta, par kuru jāsāk domāt. Tas ir tas. Mainīsies arī mērķi, proti, vairs nebūs mērķis lidmašīnu bāzes kuģis, bet iespējams SMC var būt lielākie ražotāji. Augstas vērtības mērķi, kas nav klasiskais militārais objekts, bet kaut kas, ko ir grūti atjaunot. Ja tu trāpi SML Eindhovenā, tu esi iznīcinājis triljonu vērtu mantu. Tas nav salīdzināms ar lidmašīnu bāzes kuģi, kas ar visu cieņu ir objekts, kurā ir daudz novecojušas tehnoloģijas. Ja tu trāpi vienīgajā uzņēmumā, kas ražo puslodītājs, piemēram, Intel, Arizonā. Uzņēmums ir stratēģisks, teiksim tā. Tā ir līdzīga pieeja, kā bija ar lodīšu gūtņu rūpnīcu bombardēšanu Vācijā, jo viss bija atkarīgs no lodīšu gūtņiem. Vai arī tādiem objektiem kā Berkut rūpnīcas, kurās Vācijā ražoja sintētisko benzīnu ar benzīna hidrogenēšanu. Tas ir labs jautājums, Džodžo. Kā tev šķiet? Vai aiz tā visa slēpjas kāds slepens plāns, kas drīz atklāsies? Vai arī tas ir tikai kāds trakais, kurš mācās no haosa? Jo viņš var būt arī mazliet traks un spēlēties ar to, ka viņam nav nākotnes, tāpēc viņam vienalga, ko viņš dara ar Amerikas Savienotajām valstīm un ar pasauli. Bet vai ir iespējams, ka nav, es nesaku politiskas līdzsvarošanas runas, jo viņš bija pārliecinoši uzvarējis, un tāpēc ir grūti viņam pretoties. Bet vai ir iespējams, ka iekšējiem civilajiem un militāriem spēkiem nav nekāda iespēja? Pastāv klauzula, kas nosaka, ka valsts vadītājs nav spējīgs saprast rīkoties. Bet tā paredz, ka to pasaka viceprezidents. No tīčis. Dievs. Nē. Tas ir tas, ko es teicu iepriekš. Amerikas konstitūcija tika izstrādāta būtībā 18. gadsimtā, un tā ir ļoti maz modernizēta. Domāšana ir palikusi tāda pati. Prezidentam ir vara, un viņš rīkojas. Ja prezidents kļūdās, likumdevēji vara iejaucas pēc tam. Un viņš zina, ko viņa teica. Nu labi, loģika ir šāda. Varbūt viens iznāk traks, bet otrais nē. Kādas ir iespējas?
Problēma ir tāda, ka viņi nebija paredzējuši iespēju, ka prezidents, kurš ir traks vai vienkārši viltīgs, izmantosim šo vārdu, varētu arī pakļaut partiju. Kad partija ir pakļauta pat vēl pirms kļūšanas par prezidentu, ja viņš ir pakļāvis partiju un uzvar vēlēšanās, viņam ir vairākums kongresā, un viņa pakļautībā ir tikai viņam lojāli cilvēki. Tajā brīdī neviens viņu vairs nekontrolē. Paldies! Nebija paredzēts, ka tāds cilvēks jebkad varētu tikt ievēlēts, bet, diemžēl, sociālo tīklu laikmetā, kad cilvēki tiek piesaistīti ar izskatu, ar skaistu ārieni un nevienmēr ar valstsvīru cienīgu domāšanu, diemžēl situācija ir tāda. Tāpēc šobrīd, diemžēl, pastāv risks, ka pie varas nonāk novirzījies valsts vadītājs. Un tās valsts, kurām nav konstitucionālas sistēmas, kas spētu to kontrolēt, ir pakļautas situācijām, kādā pašlaik atrodas amerikāņi. Diemžēl mana atbilde uz šo jautājumu ir tāda, ka es personīgi esmu nonācis pie secinājuma, viņu nekontrolē neviens. Tāpat kā Putins nav pakļauts nevienu kontrolē. Abi ir personības, kuras ir spējušas iegūt gandrīz absolūtu varu. Un viņi dara to, ko paši vēlas, balstoties uz saviem personīgiem uzskatiem un vērtējumiem. Neviens nespēja ierobežot viņu varu. Un tāpēc viņi spēja nodarīt milzīgu ļaunumu. Viņi ir pārliecināti, ka dara pareizi. Mums iet labi. Kāds pieminēja Stevenu Milleru, tagad virmo polemika, ka viņš esot paslēpies aiz savas grūtnieces sievas. Jā. Tomēr, vai es varētu uz brīdi atgriezties pie tās raķešu tēmas, par kuru jūs runājāt iepriekš? Jā. Man tas šķita ļoti interesanti. Noteikti interesantāk nekā Stevens Millers, kurš slēpjas aiz savas grūtnieces sievas. Džons par to izpildīja lielisku numuru. Noskatieties Džonu Stjuartu, viņš tiešām liek smieties līdz asarām. Runas par to, ka raķetes šodien maksā mazāk nekā aviācijas bāzes kuģi, ir pilnīgi pamatotas. Tomēr es teiktu, ka lielā mērā reakcija uz visu šo jau ir sākusies. Jo, ja mēs šobrīd paskatāmies uz pasauli, vissvarīgākā sacensība par ieroču sistēmu iegūšanu ir tieši saistīta ar pretgaisa aizsardzību un pretraķešu spējām. Tā ir vispieprasītākā, vismodernākā lieta, ko valstis cenšas iegūt vispirms. Pirmā ir Ukraina. Pirmā lieta, ko tā prasa, ir pretgaisa aizsardzība. Patiesībā viņiem tas nemaz nav būtiski kara vadīšanai, jo tam nav tiešas ietekmes uz operācijām frontē, taču tam ir tik liela politiska ietekme, ka tas ir viņu galvenais mērķis – sasniegt ticam pretgaisa aizsardzību. Un tas ir tas, uz ko mēs arī Eiropā koncentrējamies. Tagad, kad notiek sacensība par balistiskajām raķetēm, notiek arī sacensība par pretgaisa aizsardzību. Un šajā brīdī visticamāk tā lielvalstu alianse, kas spēs izveidot ticamāku, integrēto pretgaisa aizsardzības sistēmu, būs tā, kas iegūs vadošo strateģisko pozīciju pasaules līmenī. Tam mums jāpievieno vēl viens svarīgs aspekts. Tās ir bāzu pieejamība globālā līmenī. Jo slavenais stāsts par aviācijas bāzes kuģiem ir tāds, ka aviācijas bāzes kuģiem ir ļoti liela nozīme tad, kad visā pasaulē ir pieejamas daudzas bāzes. Jo, piemēram, ja Fords, kas darbojās Sarkanajā jūrā, saskarās ar problēmu un tam jāatgriežās līdz Norfolkas ostai, tad šādā gadījumā Fords vairs nav noderīgs. Bet, ja Fords var atļauties apstāties Sudbejas bāzē, tad tam joprojām ir sava vērtība. Tātad brīdī, kad valstī ir gaisa telpas aizsardzība īpaši pret raķetēm un bāzes izkaisīts pa visu pasauli,
Tā ir lielvara, kurai ir strateģiskās izaugsmes potenciāls. Jautājums Savienotajām valstīm ir noteikts nozīmīgs pretraķiešu aizsardzības spējas. Ja viņi izceltos no NATO, viņiem vairs nebūtu bāzu, jo atcerēsimies, ka lielākā daļa amerikāņu bāzu patiesībā atrodas Britu un Franču teritorijās. Salas, kas izkaisītas pa visu pasauli, pieder Britiem un Francūžiem. Tad paradoxāli lielvara ar pretraķiešu aizsardzības spējām un bāzēm, kas izkaisītas pa visu pasauli, ir Eiropa. Es vienmēr esmu brīnījies, kāpēc ķīnieši ir tik apsēsti ar šiem nolādētajiem aviācijas bāzes kuģiem, ja viņa pretinieks teorētiski atrodas tikai 60 km attālumā no viņa krasta. Manuprāt, tas ir nedaudz tāpēc, ka visās valstīs ir šāda mode, piemēram, Vācija, kas Pirmajā pasaules karā izveidoja vienu no lielākajām jūras flotēm, lai gan tai bija vismazākās kolonijas no visām valstīm. Ko velns viņi darīja ar Kaiserreicha floti, kas pat nespēja iziet no ostām, no Dānijas? Tā bija komerciālā cīņa, Vācija importēja, bija dīvāns un tā tālāk, tāpēc 20 līniju kuģi un 12 kreizeri. Ar to nepietika? Nu, šaubas tāda. Nē, jo Anglijai bija vairāk. Bet tas, ko teica Džordžs, ir pilnīgi taisnība. Tev ir vajadzīgas bāzes. Jo, ja tev to nav, tad ar šiem lieliskajiem aviācijas bāzes kuģiem tu tikai apbrauks apkārt mazajai saliņai pie mājas un tālāk netiks. Bāzes, kā mēs teiktu manā pusē, ir aizņemtas no bijušajām koloniālajām lielvalstīm, jo tās ir koloniālais mantojums. Tad ir Diego Garcia un šādas vietas. Neapmānīsim sevi. Un Francijai to ir vairāk nekā Anglijai. Jā, patiesībā jā. Tā ir vairāk izkaisīta arī Okeānijā, Jaunkaledonijas apgabalā, šajos reģionos. Pāris vārds par Palantiru. Pēdējā laikā notiek liels jūceklis arī atbalstu un mākslīgā intelekta jomā. Pentagons un citi, diezgan interesanti personāži. Neliela piezīme, kamēr runāja par raķetēm, ir taisnība, ka tiek daudz meklēts. Aizsardzības līmenī amerikāņi, kas hiperskaņas tehnoloģijās ir nedaudz atpalikuši, šķiet vēlas ieviest Dark Eagle sistēmu. Runājot par rakstu, ko es jums rādīju, no kāda laikraksta jāatzīmē, ka laikraksti ir. Man ir prieks redzēt, ka kvalitātes līmenis ir slikts arī ārpus Itālijas, ne tikai Itālijā. Middle East Eye, un viņi pieliek klāt arī Eye Mars. Nu labi. Iespējams, tur ir kaut kas. Es daudz nezinu. Zinu tikai, ka viņi izstrādāja sistēmu mērķu identificēšanai, kas pēc tam tika ieviesta tajā skolā, ticot tai. Tomēr nesen parādījās kāds militārs resurss. Tā ir ļoti interesanta lieta. Uz viņu ķīniešu ekvivalentu, kas dara aptuveni to pašu darbu, būtībā vāc informāciju no sociālajiem tīkliem un to apstrādā. Viņiem izdevās, piemēram, un tagad klausieties uzmanīgi, jo ķīnieši ir sabiedrība, kuru var izsekot B2, vienkārši izmantojot OSINT un izsekojot civilās komunikācijas starp B2 un dažādu lidostu vadības torņu operatoriem. Tātad, apvienojot dažādu informāciju, piemēram, gaisa satiksmi, saziņu ar lidostām un dažādu citu informāciju, viņiem būtībā izdevās izsekot daļu no šiem resursiem. Marko, bez aizvainojuma. Es to paredzēju pareizi. Es teicu, ka viņi uzbruks pēdējā februāra nedēļā. Es pat trāpīju precīzajā dienā. Tu nevajadzēja būt nekādam Marconi izvēlei. Viņi pārvietoja 150 lidmašīnas. To redzēja visa pasaule. Tas bija viegli. Bija redzamas kustīgas mašīnas, arī spēki pārvietojās. Zināt, kur viņi tajā brīdī pārvietojas un ko dara, ir pavisam kas cits, īpaši jāorganizē visu šī informācija. Viena lieta ir zināt aptuveni, pavisam cita lieta ir saprast, kur atrodas resursi, ko tie dara. Tas jau ir pavisam cits jautājums. Un tas nozīmē, ņemsim piemēru ar puisi, kurš brauc ar mašīnu un izmantojot kodētus vārdus, pastāsta, ko tikko ir pamanījis. Uz pacelšanās joslas vai novietots pie angāriem kādā militārās bāzes teritorijā, tuvajos austrumos vai arī citās svarīgās lidostās. Tātad teiksim, ka lidmašīna bāzes kuģi nav reidā. Nu jā, patiesībā nē. To teica Japāņu spiegs Per Larbo. Man šķiet, tas ir liels. Bet salikt to visu kopā
Lūk, Japāņi zaudēja arī pozīciju tieši tad, kad tas bija vissvarīgāk. Atceries? Slavenais hidroplāns, kam bija jānosēžās, atrada to apsargātu un, protams, nespēja uzpildīties. Un tā viņi nezināja, ka lidmašīnu bāzes kuģi jau bija izbraukuši no ostas. Atceramies Midveju, mēs runājam par Midveju, tas ir tāds vēstures entuziastu temats. Bet jautājums ir tieši par osins sistēmām, kas integrē informāciju no daudzām šķietam nesvarīgām avotiem. Būtībā informācijas slepamība un necaurredzamība mūsdienās pamazām izzūd. Neviens. Varbūt tieši tāpēc atgriežas balistiskās raķetes. Tu ļoti labi zini, no kurienes tās tiek palaistas, un ļoti labi zini, kur tās nonāks. Jo trajektoriju tu tiešām aprēķini ar Motorola. Starp citu, runājot par nūģiem, 68,020. Bet tad pārtver to. Es neesmu pilnībā viensprāts ar Džordžo par dažām lietām, jo es uzskatu, ka cīņa pret raķetēm ir viena, īpaši pret manevrējošajām un tā tālāk. Tā ir cīņa, kuru es nesaku, ka esam zaudējuši, bet kurā mēs vienmēr atpaliekam par vienu soli. Jo tev ir jādomā, ko darīs traks zirgs. Es domāju, piemēram, hiperskaņas raķetes. Tev būtībā ir jāuzmina, ko darīs traks zirgs. Un šīs sacensības vienmēr palielinās enerģijas bilanci. Tas nozīmē, ka pārtvērējam vienmēr jābūt ar vien lielāku enerģiju, tas kļūst ar vien dārgāks, tev tas jātrāpa ar vien agrīnākā fāzē vai arī pašā beigu fāzē, jo starpfāzes kļūst nevadāmas. Un es nezinu, es to redzu kā kāpšanu kalnā ļoti grūti. Piemēram, planējošs lidaparāts, kas tiešām kļūst par īstu jucekli. LGV vai vēl sliktāk tie tīrie hiperskaņu lidaparāti. Es redzu to kā sacensību, kur vienmēr atpaliec par vienu soli šajā cīņā starp lielgabalu un bruņām. Un ieroču izmantošana ar tiešās enerģijas tehnoloģiju varētu nebūt risinājums. Elektromagnētiskie ieroči ir uzrādījuši stobra nodivumu. Atcerēsimies, ko Japāņi dara šobrīd. Viņiem joprojām ir ļoti daudz problēmu, kas jāatrisina, un nav zināms, vai viņi tās jebkad atrisinās. Tāpēc, ja vien kāds nenāks klajā ar kaut ko revolucionāru tiešās enerģijas jomā, es to neredzu. Tādējādi mēs atdodam arī uz jautājumu, kāpēc vismaz traucēšana nav tik daudz vieglāka nekā trāpīt mērķī. Kā jūs redzat lāzera ieroču nākotni, piemēram, pretgaisa aizsardzībā? Patiesībā tev vienkārši nav pietiekami daudz laika, lai ar lāzeru trāpītu objektam, kas pārvietojas ar 7, 10 vai 12 mahu ātrumu. Tev vienkārši nav laika, lai to izdarītu. Pievēsiet tam uzmanību. Tas, ko tagad izmanto Izrēlā eksperimentālā līmenī, prasa 45 sekundes, lai nodedzinātu dronu. Tāpēc tam ir nepieciešams laiks. Tā ir jaudas problēma. Tā ir uzkrātās jaudas problēma. Ja tev būtu lāzers ar 100 megavatu jaudu, problēma ir tāda, ka tev būtu vajadzīgs akumulators ar 100 megavatu enerģiju, ko izšaut būtībā 10 sekundes. Trūkst uzlādes. Es iedomājos kondensatori, kas veic šo darbu. Bet pieņemsim, jo mums nepatīk teikt šādas lietas, pieņemsim, ka tev tie ir. Un tu novieto šo lāzera lielgabalu pret balistiskajām raķetēm, cik daudz tev tādu būtu nepieciešami, lai nosegtu, piemēram, Itāliju, ņemot vērā izkliedi? Protams, ir atmosfēras izkliedes problēma, jo teorētiski tu varētu izvietot tikai dažus, bet tas ir atkarīgs no šo ierīču darbības rādījus, tas ir atkarīgs no atmosfēras izkliedes. Tātad tas ir atkarīgs no tā, cik augstu tu vēlies tās trāpīt. Ir vēl viena problēma, ka raķeti teorētiski varētu aizsargāt ar dūmu aizsegu. Tu vari tai apkārt izveidot plazmas izkliedi, kas novirza. Nezinu, varbūt runāju muļķības, bet tieši par to tiek domāts. Piemēram, sliktas redzamības apstākļos, miglā vai lietu, lāzers zaudē ļoti daudz savas enerģijas, tāpēc uzbruk tad, kad sāk līt. Saki, ārdievs, sāksim gatavoties. Es nezinu, Džordžo, ko tu domā par šo lielgabalu un bruņu cīņas jautājumu attiecībā uz raķetēm? Tas ir nezinātājs skatījums. Es nezinu. Tas ir nezinātājs skatījums, ņemot, ka es tehniski un inženieriski esmu dinozaurs, labāk klusēju, bet tā man šķiet.
Mana sajūta ir, ka pret raķešu aizsardzība turpināsies divos virzienos turpmākajos 30 līdz 50 gados. Viens no tiem būs elektromagnetiskie ieroči, railgun. Tāpēc mēs izmantosim vienkāršus kinētiskās enerģijas lādiņus ar ļoti lielu ātrumu, kas nodrošinās punktveida aizsardzību pret visu, kas izlauzīsies cauri. Augšējais vairogs ir pārtvērēja raķetes, kas, kā tu saki, vienmēr būs ļoti dārgas. Tad, protams, būs arī orbītā bāzēti ieroči. Jo cerība apturēt balistiskās raķetes, proti tās, kas lido šādi, nevis spārnotās raķetes, kas lido zem, balistiskās raķetes. Risinājums ir apturēt tās no kosmosa brīdī, kad tās atrodas savas orbītas virsotnē. Un arī šeit mēs virzamies šajā virzienā. Jā, mēs virzamies uz lāzeru ieročiem, jebkurā gadījumā uz virzītās enerģijas ieročiem. Mēs virzamies uz lieliem satelītiem ar lieliem akumulatoriem. Un es nezinu, kāda veida ģenerators viņi uzstādīs uz bortu. Iespējams, beigās tie būs arī kodolģeneratori. Redz, ka mēs tad virzamies tālāk. Kosmosa militarizācija. Tie savienojas, vai ne, pēdējā laikā Masks gribēja nogādāt saules paneļus kosmosā, jo viņš saka, ka tur praktiski nav nepieciešama apkope. Un tie uzlādējās 24 stundas diennaktī, tāpēc varētu veikt arī enerģijas uzlādi tieši uz vietas, tā teikt. Tad jāredz, cik daudz varēs iegūt, lai darbinātu urasu. Protams, tas iepriecinātu varoņus. Tas bija nepieciešams, jo visi gribēja lazeronu. Šī diskusija ļoti atgādina lazeronu. Bet jā, iespējams, nākotne būs tāda. Satelīta zvaigznājumi jau kaut kas tiek izmēģināts. Daudz vairāk satelītu, kas veic izsekošanu, un varbūt mēs pat spētu nošaut kādu pusi. Un tad vēl jāskatās pēc objekta ātruma, jo tas nav viegli. Tomēr neskatoties uz to, es redzēju, ka amerikāņi tagad pārvieto šo Dark Eagle sistēmu. Forse contro l'Iran. Asimilācija, Javier Džonīts. Tas, ko viņi izmanto, nav tikai Dark Eagles, tas ir kaut kas vairāk. Depečoļu. Irānas pārteršana, es domāju, ka tas ir vairāk, lai eksperimentētu, attaisnojums, lai to izmēģinātu reālā vidē. Un turklāt, jo viņai ir Irānas spējas pārtvert lietas, kas pārsniedz Bavara 373, kāda viņas profesora līmenī. Kas nav gluži pats labākais. Tātad, lai arī nepārsniegtu laiku, secinājumi. Es domāju, ka Trumps neņems vērā pagarinājumu, viņš rīkosies kā pats vēlēsies. Un godīgi sakot, es domāju, ka irāņi nevēlas padoties arī tāpēc, ka galvenais jautājums ir kodolprogramma. Ne vairāk, ne mazāk. Viņi to ir izplatījuši pa visu valsti. Amerikāņi ļoti labi zina, ka to nevar atgūt, viņi nevēlās, lai tas tiktu izplatīts. Un noteikti amerikāņi nav ar mieru tos dot Krievijai, jo Krievija tos pēc tam nodot tālāk. Viņi ieiet pa vienām virpuļdurvīm un iznāk pa otrām. Es domāju, ka Trumpam starp visa cīmredzamāko un visstulbāko Trumpam ir vesela virkne uzbrukumu. Domājot, ka ar to pašu iepriekšējo recepti kaut ko mainīs. Šī ir mana. Arī tāpēc, ka tā darot, viņš izklaidējās. Esmu izlasījis viedokli, diezgan neveselīgu ideju, kas man ļoti nepatika. Roberts Polks, analītiķis un profesors skolas universitātē teica, ka Trumpam ir nepieciešams Krievu atbalsts, lai atvieglotu spiedienu. Tātad viņš pat varētu izdarīt spiedienu uz Eiropas sabiedrotajiem, lai atceltu atbalstu Ukrainai apmaiņā pret atbalstu. Tā ir tikai viedoklis. Ir viena lieta, viens scenārijs, ko es viņam ieteiktu. Teiksim, tagad mēs to neizpaudīsim. Cerēsim, ka Trumps to nekad nav dzirdējis. Tas bija uz NBC, arī, diemžēl, viņi mūs apsteidz ar šo ziņu. Bet viņš jau ir mēģinājis. Kādu papildus spiedienu viņš vēl var izdarīt? Tieši tā. Es šai teorijai neredzu pamatu. Ņemot vērā, cik maz Krievija vēlējās iejaukties uzbrukumā, tas ir taisnība tikai nosacīta.
Vēl viens sabiedrotais pēc Venecuēlas. Starp citu, Irāņi ir pilnībā iesaistīti, tāpēc viņi tur ir, un jāskatās arī, kas notiks Persijas līcī. Jo atcerēsimies, ka šī AAE rīcība izstājoties no OPEC ir ļoti, ļoti spēcīgs signāls. Tas ir gan naftas ražotāju kartelim, gan arī lielākajam investīciju fondam reģionā. Tas nav Saudarābijas, bet gan, teiksim, Emirātu tātad. Varbūt arī citu valstu ķēdes reakcija, kas vēlas atdalīties arī tāpēc, ka tām jāatgūst tas, ko tās zaudē. Tagad, ja tu atdalies no noteiktās cenas, tu to vari noteikt, kā pats vēlies. Ir arī vēl viens aspekts. Jau ilgu laiku viņi bija neapmierināti ar šo jautājumu. Šī ir pirmā laba iespēja. Un otrs ir tas, ko pareizi teica Džordžo Arfeles. Neatceros, vai tu arī biji tur, Džordžo. Viņš teica, ja krīze ilgst 1 mēnesi, tā saplūst gada vidējā rādītājā. Bet ja tā ilgst ilgāk, valstis sāk meklēt citus risinājumus un pēc tam vairs neatgriežas pie iepriekšējā. Jā. Bet, piemēram, bija, pat ja jūs paskatāties, viņi joprojām tur ir. Saudieši būvē naftas cauruļvadus, lai šķērsotu visu Saudarābiju. Ir arī vēl viens, kas vērsts uz ziemeļiem. Tiem ir maza ietilpība. 4 miljoni, kaut kas tāds. Ne vairāk. Kad trase ir izveidota, uzstādīt citus lielākus cauruļvadus, vai arī tam vajadzīgs laiks. Bet vai viņi tad gatavosies Irānas dēļ? Šis ir kaut kas, kas ir aktuāls tagad šajos mēnešos. Pēc tam viss līdzs attiecīgi pielāgosies, lai apietu visas problēmas ar. Par kurām tu runāji iepriekš? Pēc manām domām tu pārlēkā no vienas briesmas uz otru. Jo labi, tu apēji Irānas jēzgu, apēji problēmu ar Huti. Kas tev ir priekšā, kas iznirst no Sarkanās jūras? Viņi mūs vēro, un nav tā, ka viņi vienkārši ir tur. Viņi mūs tiešām vēro. Tad nav tā, viņi vienkārši nostājās mums priekšā ar laiviņiem. Dodiet mums dažus miljardus. Ir kļuvis tiešām viegli radīt šos kasus. Bet tam nav vajadzīga flote ar 300 ļoti dārgām kuģiem, vajag tādu ar 600 mazākām vienībām, kas spēj nodrošināt un visticamāk arī ar precīzām reaģēšanas spējām. Tajos punktos, kur šīs lietas var notikt. Problēma ir tāda, ka, ja tev ir maz dārgu vienību, tu nevar nodrošināt nepārtrauktu patrulēšanu. Atceros, 80. gados lasīju rakstus par to, par ASV floti. No 600 kuģiem tagad viņiem ir mazāk nekā 300, un tuvākajos gados tie samazināsies zem 300, ņemot vērā viņu plānotās kuģu norakstīšanas programmas. Un tas notiek laikā, kad jūras ceļi kļūst arvien bīstamāki. Atvainojiet, es pārtraucu, es mēdzu skatīties uz lietām no strateģiskā viedokļa. Proti, es redzu kļūdas, kas pieļautas Eiropā. Pirkt visu gāzi no vienas valsts, kā mēs vēlāk redzējām, nebija tas labākais risinājums. Mēs izlikāmies, ka viss ir kārtībā, it kā Abhāzija, Osetija, Čečenija un tā tālāk nekad nebūtu pastāvējušas. Un es ievēroju, ka Persijas līča valstis vairāk vai mazāk dzīvo līdzīgā atkarībā. Proti, tās būtībā ir valstis, kas dzīvo no 1 vai 2 resursiem, un viss ir ļoti centralizēts. Bet mēs to esam redzējuši arī enerģētikas jomā. Kuveita, Bahreina. Šajās vietās ir tikai dažas milzīgas elektrostacijas, jo es pieņemu, ir vieglāk centralizēt, atvainojiet par kakofoniju, centralizēt stacijas tā, lai būtu viena liela, kur ir viegli pārvaldīt. Taču strateģiski, ja ienaidnieks iznīcina vienu elektrostaciju, tu zaudē 30% no valsts enerģijas. Lūk, šāda izvēle ir valstīm, kas dod priekšroku vieglākam, īstermiņā vieglāk pārvaldāmam risinājumam. Bet tas padara tevi ārkārtīgi ievainojamu pret pārmaiņām. Manuprāt, tās bija izvēles, ko noteica 30 gadi tā sauktā miera. Un tagad savukārt tev pēkšņi jāsāk domāt par piegādātāju dažādošanu, enerģijas avotu dažādošanu, arī iekšēji. Iespējams pat militārās ražošanas dažādošanu. Šajā ziņā tu nevari visu centralizēt. Iepriekš Marks runāja, ja tu trāpi vienam litogrāfijas iekārtu ražotājam, tu nodari triljonu zaudējumu. Šajā pasaulē centralizācija, jo tu tērē mazāk, kļūst par milzīgu ievainojamību. Vai es varu piebilst kaut ko par šo? Mēs nodarbojamies ar to, kas notiek Eiropā, tāpēc mēs orientējamies šajā situācijā. Nē, šeit nav saimnieku pārtē. Ražotāja lēmums ir viens,
un tieši tāpēc pilsētai bija iespēja tikt apgādātai ar ogļūdeņražiem. Un arī ar Krieviju, jo viņi tiešām ir pilnīgā bezizejā, dienvidu bezizejā, arī viņiem klājas ļoti slikti. Nemaz nerunājot par visu zāli. Tad Indonēzija, bet Šrilanka vēl pirms dažiem mēnešiem pieņēma dīzeļdegvielu ar Eiropas standartiem bezsvindeļus uz 1 miljonu. Tad viņi teica, labi, līdz 500 daļām uz 1 miljonu. Tagad viņi saka, dodiet mums jebko, kas jums ir, jo mums der jebkas, un mēs esam izmisumā. Japānā un Korejā viņi bija atkarīgi no eksportiem par 70–80%. Iedomājieties, kāda tam ir ietekme uz šīm valstīm, jo mēs vienmēr skatāmies tikai uz Eiropu, bet liela daļa pasaules, proti mūsdienu tehnoloģiju centrs, no kuras, starp citu, ir atkarīga arī Ķīna un Indija. Arī Indija. Bet Indijā ir kuģi, kas kursē, saka, ka tur ir zināma satiksme gar krastu, teiksim tā. Jā, kopīgs draugs, kurus veicam. Viņš man tikko apstiprināja šo lietu par šo satiksmi. Misters C. Es gribēju tikai pievienoties tam, ko tu teici iepriekš par iespējamo plānu lūgt palīdzību no Krievijas, no Trumpa puses, apmaiņā pret spiedienu izdarīšanu uz Eiropu, lai pārtrauktu atbalstu Ukrainai. Lūk, šeit risks, ko es redzu, ir cits, jo, kā es to redzu, Krievija īsti neko nevar izdarīt, lai palīdzētu Trumpam atvērt šaurumu no jauna. Jā, tad prasīt kaut ko milzīgu, nesaņemot neko pretī. Man tas nešķiet īpaši ticami, taču ir vēl viena iespēja, jo tas, kurš gan var kaut ko izdarīt, ir Ķīna. Sveicien Ķīnai, spēt dot kaut ko pretī Ķīnai. Jo dot kaut ko pretī Krievijai nozīmē spēt salauzt Eiropu, ko viņš jau ir mēģinājis darīt, bet tas nav nostrādājis. Savukārt, lai izdarītu pakalpojumu, Ķīnai ir jāpielauž kāds cits, nedaudz mazāk spēcīgs. Tas var būt Filipīnas, tas var būt Vietnama, tas var būt Indonēzija, tas var būt Itālija. Jā, Dienvidkoreja kopā ar Japānu jau padara to grūtāku, bet jebkurā gadījumā Ķīna noteikti spēja iegūt kaut ko no Amerikas daudz vieglāk nekā Krievija. Un te pašā laikā Ķīna arī spēja izdarīt spiedienu uz Irānu ar lielākiem panākumiem nekā Krievija, kas jau ir parādījusi savu bezspēcību reģionā. Kamēr Ķīna vismaz no ekonomiskā viedokļa spēja paveikt daudz, Irānai būs nepieciešama atjaunošana, un Irāna ļoti labi zina, ka Krievija nebūs tā, kas palīdzēs tai atjaunoties. Savukārt Ķīnai ir visas iespējas atjaunot Irānu. Tāpēc ir daudz ticamāk, ka Irāna būs jutīga pret mērnības spiedienu no Pekinas puses, kurai, starp citu, ir arī savas personīgās intereses, nekā pret Krievijas spiedienu. Un tajā pašā laikā Trumpam ir vieglāk izpatikt Ķīnai, piemēram, atsakoties no Taivānas, nekā izpatikt Krievijai, jo viņš nav spējīgs pārliecināt Eiropu pārtraukt atbalstīt Ukrainu. Starp citu, bija arī Krievu priekšlikums, jo jāatceraties pirms pusotra gada, 2 gadiem tieši Krievi teica, bet ja mēs atdodam Venecuēlu amerikāņiem apmaiņā pret palīdzību, tad toreiz bija kaut kas, ko varēja apmainīt. Es vienmēr esmu sev jautājis, ja amerikāņi gribētu paņemt Venecuēlu, tehniski viņiem tā ir tikai 30 minūšu lidojuma attālumā no mājām. Es nedomāju, ka viņiem būtu vajadzīga Krievu piekrišana. Proti, viens kaut ko apmaina tikai tad, ja otrs tev liedz to paņemt, un tad ir kaut kāda maiņa. Tur nekādas maiņas nebija. Tomēr tas liek saprast, ka šādas idejas tomēr ir gaisā no vienas puses. Jā, no otras puses. Diemžēl, jā. Lūk, mani kungi, ko lai jums saku? Man žēl Daniela, kurš dusmās droši vien ir iznīcinājis savu mobilo. Mēs atradīsim citu džintāno, neuztraucieties. Šis stāsts vēl nav beidzies. Arī tas vēl nav beidzies. Ēdiet mierīgi, vairāk vai mazāk.
Lūk, neēdiet mašīnā, ja labāk ēdiet mājās, kustieties mazāk, Jo jebkurā gadījumā risinājumi ir vai nu bloķēt bloķēšanu, kas agrāk vai vēlāk novedīs pie vēl lielākas krīzes, vai arī atsākt uzbrukumus, kas neizbēgami ne pie kā nenovedīs. Jo nav tā, ka viņi sabrūk, padodas vai kaut kas tam līdzīgs. tieši otrādi. Visticamāk būs Irānas atbilde, Kas būs pakāpeniska tur, kur viņi var, pārējā reģionā. Tātad viss vairāk vai mazāk paliek tāpat. Ja vien Trumps, jūs zinat, viņš var pamosties no rīta, pateikt, misija izpildīta un doties mājās. lai gan šoreiz man šķiet, ka viņš ir pārāk daudz ieguldījis savu reputāciju, lai spētu atkāpties, teiksim, sakārtotā veidā. Diemžēl Venecuēlas recepte šeit nav nostrādājusi. Maz piezīme, ko es vienmēr lieku beigās, jo neaizmirsīsim, ka visā šajā juceklī arī Izrēlē tajā visā bija sava daļa, un viņi turpina neatlaidīgi īstenot savu plānu, un viņiem gan ir plāns, jo šie, tāpat kā krievi, pat uz tualeti neiet bez plāna. Tādējādi mēs pabeidzam pēdējo citātu no Medības uz sarkano oktobri. Un viņiem viss ir pilnīgi labi. Patiesībā viņi tagad pat palīdz apvienotajiem Arābu Emirātiem ar dzelzs kupolu un iespējams ar militāriem līgumiem, kas vēl vairāk satuvinās Persijas līča valstis. Kas, es nezinu, kā viņi šo stāstu ir sapratuši, jo ir diezgan skaidrs, ka tieši izrēlieši ir ievilkuši amerikāņus šajā idejā. Un tomēr tagad Persijas līču monarhijas meklē palīdzību, tā teikt, Izrēlā. Nav tā, ka Izraēlas bāzes neizraisītu irāņu dusmas, tāpat kā amerikāņu bāzes. Tāpēc īsti nav saprotams. Tomēr acīm redzot, Ābrahāma vienošanās šķiet daudz spēcīgāks par visu, kas šobrīd notiek. Gaza un viss pārējais. Nauda nesmird, redzēsim. Lielas paldies visiem! Paldies pulkvedim, paldies Marko Busi, Moro par to, kas ir bijis. Paldies Par tiem 5 kadriem. Un arī Paulo, diemžēl viņš nevarēja, bet viņš panāks nokavēto. Ar labu nakti visiem! Ar labu nakti!